Sveicināti, kolēģi! Prieks jūs redzēt. Šī ir pirmā darba grupas sanāksme par profesionālas izglītības jautājumiem. Šīs darba grupas darba sākums ir nedaudz aizkavējies. Ir vairākas darba grupas, kas strādā uz vairākiem jautājumiem saistībā ar reformām. Un tad varbūt pāris minūtes veltīšu tam, lai izklāstītu manu redzējumu vai interesi par šīs darba grupas rezultātiem. Tāpat kā citām grupām ir diezgan būtiski nonākt līdz vismaz minimālam konsensusam par soļiem un rīcībām pārmaiņu īstenošanā. Es vēl vairāk gribētu uzsvērt, visdrīzāk mums ir nepieciešams to nevilkt garumā, lai risinājums, ko mēs šeit izdiskutēsim un izvērtēsim, par ko es ceru arī vienosimies, jau var iekļaut nākošā gada budžeta plānošanas procesā. Ja? Es nevaru pateikt budžetā, jo tur citi spēki ir iesaistīti. Un šis process patiesībā sāksies jau pēc mēneša, lai arī tiesams pirmais solis, bet tā kā vairāku mēnešu laikā es ceru, ka mēs līdz vasarai tiksim līdz svarīgiem risinājumiem, kas būs izdiskutēti un ko tad varēs likt gan valdībai, gan sociālajiem partneriem priekšā. Man ir vairākas konkrētas intereses, un tās tad es nosaukšu. Pirms tam gan es gribētu minēt, ka saistībā ar šīs grupas darbu mēs gribētu īstenot, kā man liekas, labu praksi un tiešo organizācijas darbu lūgt īstenot mūsu strateģiskiem partneriem Latvijas darba devēju konfederācijas. Manuprāt, tas ir arī adekvāti un atbilstoši, jo darba devēju konfederācija ir tā, kas pārstāv darba devējus, kuriem ir vistiešākā vajadzība pēc kvalitatīvas profesionālas izglītības Latvijā. Ne? Ko mēs tur pa vidām starpniekosim? Ja? Tātad šie ir tie cilvēki, šī ir tā organizācija, kas pārstāv, zina, spēj mobilizēt resursus. Un es tikai ar lielu prieku domāju, ka šī varētu būt ļoti veiksmīga praksa. Es nesaku, ka tā ir unikāla un kaut kāda pilnīgi jauna. Manuprāt, tā ir laba praksa. Tas nozīmē, ka darbu nevis es tagad moderēšu un vadīšu kolēģi no Latvijas darba devēju konfederācijas. Mana interese ir tā kā vairāk. Viens, protams, ir uz lūgtu nekoncentrēties tikai uz ERAF projektiem. Ja? Šo jautājumu skaidrs, ka mēs risināsim, un tam ir sekas, un tam ir dažādas sekas, bet ka mēs tomēr paskatītos tālākā perspektīvā, ņemt vērā profesionālas izglītības attīstību kopumā. Tas ir viens. Otrs. Es lūgtu un aicinātu jūs varbūt apsvērt ne tikai to, kas līdz šim ir attiecies uz izglītības zinātnes ministrijas kompetenci, bet ir skaidrs, ka ir virkni jautājumu profesionālas izglītības, kas ir bijusi līdz šim Labklājības ministrijas nodarbības valsts aģentūras kompetencē. Mums ir bijusi vairākas sarunas ar Viņķeles kundzi par to, ka mēs cieši sadarbosimies, pietiekami konkrēti sadarbosimies tajā, lai arī šo jomu pārskatītu un izvērtētu un racionalizētu. Ja? Tas ir otra mana interese. Tā tad nedomāt, ka tas ir labklājība un tad mēs to nevaram. Mēs varam, sākot no tā, ka veidojam konkrētu darbu grupu, kas izskata, ko tad mums tur tajā pārkvalifikācijā dara, kvalitāti, kas tur jāmaina un tā. Tad tā ir otra tēma. Trešā lieta, protams, profesionāla izglītība nav tikai par to saukto jauno galu, ja? Par jauniešiem, es atvainojos par tādu nelielu žargonu, bet arī par tālāk izglītību, pieaugušu izglītību, un es lūgtu skatīties to arī no mūža izglītības konteksta. Profesionāla izglītība tātad visa mūža garumā. Neaizmirstam ļoti svarīgu lietu, kā industrijai, darba devējiem, ekonomikai, profesionālās kompetences, spējas un iemaņas ir vajadzīgs tikai no 18 un 19 gadīgiem, 20 gadīgiem jauniešiem, bet arī no tiem, kas ir 25, 30, 35 un 40. Un arī tur mums ir jādomā, kā mainot, kādas reformas veicot, mēs varam labāk uzsūkt cilvēkus, kvalificēt, atkārtot un tā. Un ceturtā lieta, protams, šeit ir sasaiste ar citām izglītības jomām nenoliedzami, protams, ir vispārīgo izglītību. Es centīšos tagad turpmāk lietot šo vārdu, lai arī viņš vēl nav oficiāls. Tāpat arī ir augstāko izglītību. Mums ir tas jautājumu loks par eksāmeniem gan vispārīgās, gan profesionālas skolās, gan koledžu pozicionējums, kas ir dažkārt krīt starp krēsliem.
Lūk, šo speciālā izglītību, jā, protams, tas varbūt daudziem neliek, bet tas arī šeit varētu būt svarīgi iekļaujuši izglītības jautājumi, kas saistās ar profesionālu izglītību. Nepametam arī šos jautājumus, tie, manuprāt, ir būtiski. Tātad nevis tikai profesionāls un arodskolas, bet mūža izglītība, jautājums par saikni ar citām izglītības sfērām un arī skatāmies pāri šīs ministrijas un nozares institucionālu robežām uz citām ekonomika un labklājības ministriju. Pēdējā piezīme uz tādā ministru līmenī un ministru biroju un jau atsevišķu varbūt darbinieku līmenī ir tāds sadarbības process aizsākts ar ekonomikas labklājības ministriju par nodarbinātības politiku. Man ir grūti pateikt, kā tas viss beigās rezultēsies. Bet tas ir vienkārši fona konteksta informācija. Es arī būtu priecīgs, ka ne tikai attiecībā uz reformām vai uz budžetu, bet arī idejas par nodarbinātības politiku varētu būt šīs te darba grupas rezultāts, kurus es varētu jau ar zināmu mandātu varbūt jau ņemt un sarunās ar Pavļeta kungu un Viņķels kundzi un viņu kolēģiem izmantot. Šeit brīdī es laikam lūkšu Marinu pārņemt vadību, viņa tad cieniet un mīliet. Es pēc cik vien iespējams ilgi pie jums te būšu, bet ne tā, ka es varu apsolīt visu līdz pat pēdējai minūtei. Es noteikti gribu piedalīties un aktīvi dzirdēt jūsu viedokli, cik vien iespējams jums būs. Paldies jums. Paldies jums. Pārņemot estafēti un sakot vadīt šo darba grupu, es uzreiz gribētu pateikt, pirms mēs vēl sāksim iepazīties, jo man gribās arī ļoti dzirdēt visus vārdus, uzvārdus un ko jūs pārstāvat, jo es visus nepazīstu, un man tomēr gribās zināt, kādas te ir puses iesaistītas. Un es gribētu uzreiz jums lūgt, kad šī ir diskusija, es viņu vairāk gribu redzēt kā pirmas darba grupas diskusiju. Es esmu ielikusi visu, ko es esmu dzirdējusi, kas man izdevās atrast savos papīros un mapēs, visu pa pagājušu gadu, ko mēs runājām, dažādas 12 nozaru ekspertu padomes, visas nozares sāpes un kaut kādas idejas, kā var to īstenot un mainīt. Bet es arī ļoti uzreiz varu atzīsties, ka iespējams es neesmu ielikusi visu, līdz ar to, tāpēc es arī ļoti lūkšu jūsu aktīvu iesaisti, jūsu atbalstu, un uzreiz arī, jūs arī pat varat kritizēt, varat pateikt, nē, man šis priekšlikums nepatīk, bet tad lūdzu, kad jūs to sakat, tad arī sniedziet jaunu priekšlikumu. Labi, tagad, es esmu Marina Skļara, pārstāvu Latvijas darba devēju konfederāciju, koordinēju nozaru ekspertu padomes projekta ietvaros saistībā ar izglītības, profesionālas izglītības reformām. Nelīta to biroja vadītāju, ministra biroja vadītāju. Un tad mēs varētu tā. Jānis Krastiņš, Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētājs vietnieks. Ārvis Grieškalns, Latvijas profesionālās izglītības attīstības kompetences centra direktors. Valds Strasts, Latvijas tekstilu un apģērbu ražošanas asociācija. Vilnis Ranziņš, mašīnu būvu metāla apstrāde. Andis Līņš, mašīnu būvu metāla apstrāde, konsultants. Tas Šētera, ķīmijas farmācijas nozares konsultants. Rūta Pornēce, Latvijas brīvā arotbiedrības sabiedrība. Liena Sabatiņā, tekstilu nozares konsultants. Latvijas arotbiedrības nozares asociācijas izpildītāja Rīgas Celko. Zagmundas Pērks, IT un elektronikas. Jānis Mārtiņš, meža nozara un kokapstrāde. Anita Līdze, LDDK izglītības nodarbinātības eksperta. Inga Šīna, LDDK otra nacionāla koordinācija projektā. Elīna Šimola Baumane, Valsts izglītības attīstības aģentūra, konkrēti nozaru projektu atbildīgā amatpersona. Mārcis Kučinskas, Latvijas Vieno pilsētu asociācija, izpildējušā vietnes. Jānis Kontiņš, transporta un loģistikas nozara ekspertu padomes konsultants. Jānis Pridzāns, Latvijas kuģu kapteiņu asociācijas prezidents. Inese Bunga, pārstāvu Livu, Latvijas izglītības vadītāju arotbiedrībai asociāciju un esmu Rīgas pirmās medicīnas koledžas direktora. Katrīna Domā, Latvijas tirsniecības rūpniecības kamera. Olga Kokāna, pašvaldības savienības padomē. Māris Kalniņš, LDDK enerģētikas nozares konsultants. Un tad arī kolēģi no izglītības. Ieva Karele, Latvijas darba devēju konfederācija, elektronikas un IT nozares konsultants.
Mierijas Kurš, izglītības un zinātnes ministrija, šodien fokus uz pieaugušo izglītību. Viņš tā pasaka, Ina Vārna, profesionālās izglītības departamenta direktora vietniece, profesionālās izglītības nodaļas vadītāja. Paldies, es laikam piecelšos. Tā, lai es visus uzreiz redzu, un man tad arī, man liekas, augstāk balza būs. Tātad, šodien darba kārtībā, ministra kungs mums jau ir uzrunājis, tad mēs izrunāsim darba grupas uzdevumus, tad mums būs diskusija un sadalījums pa apakšgrupām, kad mēs izrunāsim tas tēzes un jūs arī definēsiet, kas ir tas svarīgākais. Un pie dažādi tad es vairāk gribēšu zināt, kad mēs nākamreiz tiekamies, kaut kāds tas plāns. Darba grupas uzdevumi. Es esmu ielikusi to, lai mēs neaizmirstam, ka mums reformas ir jāizteno sistematiski. Tādā ziņā, ka ļoti bieži, ko es arī esmu pamanījusi, notiek tas, ka mēs mēģinām pārņemt kaut kādu pieredzi arī no ārzemēm vai no dažādām valstīm, bet mēs to darām tā kā pa gabaliem un neredzam to kopīgo bildi. Es gribētu šodien, kad mēs par to runāsim, lai mēs neaizmirstam to sistematiskumu un arī neaizmirstam, ka mums vajag sastarpēji sadarboties. Tad vienoties par kopīgiem uzdevumiem un izveidot gada rīcību plānu, kā es arī sadalīju, kad ir rīcības virziens, tad ir aktivitātes atbildīgā pusē. Ja šodien mums ir daudz pušu pārstāvi, tad varētu būt cilvēks, kurš varētu koordinēt to apakšgrupu, tad ir iesaistītie un izpildes termiņi aptuveni. Ja ir jautājumi, celiet roku lūdzu. Vīzija. Tas ir tās īstenībā, kas motivē mani visu laiku arī strādāt, un arī viena no tām lietām, kas ir īstenībā mani motivē kā jaunai arī sievietei, ir tas, ka man ļoti, ļoti gribās, lai mani bērni tomēr zinātu, kur viņi iet mācīties un nebaidās. Piemēram, kā mana gadījumā es toreiz nobijos un neaizgāju uz profesionālu izglītību un aizgāju kā parasti pēc inerces uz augstāku uz ekonomistiem. Tad ir profesionāla izglītība, tā ir pastāvīgi strādājoša, kvalitatīva un atbilstoša nozara attīstības vajadzībām. Sistēma. Mērķis. Tas ir tas, ko skan arī nozara ekspertu padomes, ka pēc būtības mums ir ļoti svarīgs tāds izglītības saturs, kurš ir atbilst darba tirgus prasībām. Tad, lai profesionāla skolu beidzēji jūtas droši un zina, kur viņi var strādāt, un viņi ir konkurētspējīgi darba tirgu, neaizmirstot balansu starp darba piedāvājumu un pieprasījumu. Līdz ar to mums ir jānodefinē darba tirgus pieprasījumu, un šeit es arī esmu pielikusi nodarbinātību, ko arī minējis ministra kungs. Tādā ziņā, ka īstenībā arī šobrīd, kad mums prasa uzņemšanas plānus vai prasa kaut kādu pieprasījumu, mums arī nav tā īsti pamata. Mēs nezinām, piemēram, cik absolventi strādā katra nozare, kur viņi aiziet. Līdz ar to tas ir kaut kā jādefinē to sistēmu, īpaši, ka ir ideja, ka varētu, kurā skanēja visu 2011. gadu, ka varētu sadarboties ar valsts ieņēmumu dienestu, reģistru, lai mēs varam redzēt, kur tad strādā nodarbinātie un kaut kādu to sistēmu taisīt caurspīdīgumu. Un sakārtota normatīvā bāze, tas ir tas svarīgākais, kas svarīgi arī mums, tas ir nozara ekspertu padomes legālais status un arī visu priekšlikumu iestrādē vai nu jaunajā profesionāla izglītības likumā, vai nu arī grozījuma iesniegšā esošā profesionālas izglītības likumā. Esošie mehānismi tā vairāk, lai ir tā kopīgā bilde, kas notiek šobrīd, jo viņi īstenībā, viņi varbūt arī nav tik slikti, bet viņi nav sasaistīti īsti kopā. Viņi katrs strādā paralēli, katrs strādā pastāvīgi, un tas ir tas darba tirgus prognozes, kur īstenībā, pēc pieredzes un arī cik es arī saņēmusi arī jūsu viedokli, tur ir vairāk jāiesaista darba devēja viedokļus, jo ja vēl Labklājības ministrijā vidē vēl varbūt to konstanti prognozē un nav vēl tik traki, bet to, ko prognozē ekonomikas ministrijā, ļoti bieži nav saprotami, ļoti bieži ir grūti aprakstīti un arī tie dati nav vienmēr ticami, jo arī tur nevienmēr ņem priekšā arī to pašu vecuma radītāju un arī to, ka nozarē varbūt ļoti daudz darbinieku, kuri noveco, bet ekonomikas ministrijā prognozē, ka būs pārpalikums. Tad ir profesionāls izglītības saturs, jo mums ir profesiju standarti, mums ir izglītības programmas, mums ir kvalifikācija eksāmeni, bet mēs ļoti labi zinām visi, kas šobrīd notiek ar profesiju klasifikātoru un kas šobrīd notiek ar profesiju standartiem un arī savā ziņā, ko dara arī izglītības iestādes, kad viņi grib ražot jaunas programmas. Tad ir mācību kvalifikācija praksē.
mazai atkārtošana ir tas, ka darba devēji cenšas nodrošināt audzekņus ar praksēm, bet mēs zinām visu lielāku sāpi, tas ir atvieglojumi nodokļiem, lai darba devējus arī stimulētu vairāk nodrošināt praksi savas darba vietas. Nevis, kā skolā pasaka, ka jaunietis iziet praksi, bet viņš īstenībā iziet to praksi skolā un līdz ar to līdz galam tāpat to praktisko pieredzi tā arī neapgūst, izējot darbā. Tad profesionālās izglītības iestāžu akreditācijā, tur es arī palūkšu, mums pievienojas jauns cilvēks Kristīna Struberga no Izglītības kvalitātes valsts dienesta. Tad arī, kad mums notiks diskusijas, arī palūkšu viņu pakomentēt, bet arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta arī šobrīd iet uz to, lai vairāk iesaistītu darba devējus, jo līdz tam bija tiešām ļoti daudz precedentu, un arī akreditācija bija notikusi nevienmēr varbūt pareizi un caurspīdīgi. Un kā secinājums es arī esmu ielikusi nozara ekspertu padomu, tas ir tas, kam es personīgi ļoti ticu, tas ir darba tirgus attīstības veidotāji, jo šeit ir 3 puses darba devēja, darba ņēmēja valsts puse, un valsts puse ir visu sasaistītas nozara ministrijas. Ja mēs to tiešām uztaisām par veiksmīgu mehānismu, es domāju, ka tas varētu būt diezgan tāds stiprs instruments, kā var tiešām iegūt, lai profesionāla izglītība atbilst darba tirgus prasībām. Un viņa ir elastīga un viņu var mainīt. Tā. Līdz ar to es laikam tas ir arī tas, ko es izvēlējos kā pirmo prioritāti. Tas ir profesionālas izglītības elastība, atbilstība darba tirgumu. Un domājot par šo tēmu, tā kā mēs ļoti daudz arī diskutējām, man uzreiz nofokusējas viens ļoti svarīgs jautājums, tas ir, kā jāpilnveido izglītības sistēma, lai tā var ātri reaģēt uz darba tirgus izmaiņām. Šobrīd projekta ietvaros mēs mēģinām ievest un taisīt nozaru izpēti, kur mēs definēsim pamatprofesijas, saistītas profesijas un specializācijas. Mēs gribam ievest moduļu izglītību, kas arī varētu būt viens no instrumentiem to elastību paveikt, lai tas jaunietis arī var ātrāk pārkvalificēties. Bet, te es arī esmu minējusi visus tos punktus, kuri izskan un kuri īstenībā arī šobrīd notiek diskusijas, ka viņus vajag vai pārskatīt un izstrādāt, un arī es domāju, ka šeit jūs varat arī komentēt, vai tas ir tas, ka tas ir svarīgai, ka SVT vajag kaut ko papildināt. Lūdzu, priekšlikumus. Minēju par profesionālas izglītības kompetences centru statusu kritēriju pārskats un izstrādē, jo mums arī ir prioritāras nozares, bet mums arī ir situācijā ar dažām skolām, kuras ir koledžas un kuriem tas status īsti nevar saprast, vai viņu var piešķirt vai nevar piešķirt. Un arī, kā mēs arī runājam ar izglītības ministriju, pēc būtības arī nostādījums ir tas, ka kompetenci statusa kritērija šobrīd ir par zemu. Līdz ar to es arī jūs aicinu iesaistīties, jo šeit es domāju, ka te arī mēs veidosim vienu atsevišķu apakšgrupu, kur arī varētu sniegt priekšlikumus visiem šiem punktiem. Visiem ir redzams vispār? Vai vajag nolasīt? Es taču zinu, ka jums noteikti ir ko teikt. Leņa, kungs. Kompetences centrs, vienmēr es asociācijas viedokli paudis tā, ka mēs šo te kompetences centru vārdu nelietojam. Mēs viņu lietojam agrāk, tā ir bāzes skola, un tad viss optimizācijas process visiem kļūst ļoti skaidrs. Tās ir bāzes skolas, reģionālais griezums, sakārtot izglītību, demografiskā situācija, līdzekļu jaunas iekārtas. Piešķirot kompetences centru, bija gari strīdi, kā viņš radās, nezinu, bet tur parādījās status, ka papavriet to status noteikumus. Man ir pirmā iebilde par to, ka, teiksim, šo te metodisko darbu veids tās bāzes skolas. Mums daudz labi pasniedzēji, kas strādā dažādās skolās, kas nebūs kompetences centri, tā bāzes skola, par lai veikt metodisko darbu, jārada ir, teiksim, tādas skolotāju apvienības, teiksim, mehāniķa apvienība, ja kaut kur, man liekas, ir skaidri. Iesaistīt labākos spēkus, tā kā mums to metinātāji dara, sanāk visu kopā, apstāst kādu mācību bāzi, ko mums vajag izstrādāt, kādu standartus no Eiropas pārņemt, ko pārtulkot un lemt. Nevis deleģēt, jo pasniedzēji ļoti dažādās skolās izvietot. Man šis tas status, tie noteikumi ļoti nepatīk, un es neredzu, kāpēc kompetences centrs ir jārada tāds nosaukums, jo kādreiz izglītības koncepcijā bija iestrādāts, kad atgriezties pie vecā nosaukuma šīm te bāzes skolām, ir viens no variantiem piešķirt tehnikumu nosaukumu.
pasvītrot to, ka tas ir valsts tehnikums, viņš labāk apgādāts, tas ir reģionālais centrs un notiek visi darbi. Tas par to viedoklis. Atgriežoties pie mērķiem, varbūt mērķos varētu ierakstīt tādu lietu iekšā, tad ministrs kungs pieminēja, ka par tālāk izglītību. Es uzskatu, ka stingri jāpasvītro, ka šodienas apstākļos profesionāla izglītība ir sākotnēja izglītība, un mums jābūt ļoti ciešai saistē ar tālāk izglītību. Un te būtu ļoti cieši saiste ar Labklājības ministriju, kam līdzekļi pietiekami, un mums jāveido tā apziņa ir gan strādājošos, gan visos speciālistos, ka mūža izglītība, tas, ja gribu darba tirgu strādāt, ir primāri. Sākotnēji tūlīt pēc darba tirgus speciālistu labāku atlases darba devējs, viņu sūta tālāk mācīties, jo iekārtas šodien ļoti sarežģītas. Viss. Jā, vēl kādi komentāri, priekšlikumi, kritika? Kaut kādi jūs klusi šodien. Jā, lūdzu. Tas sāsta nevar. Patika visiem. Es šeit neredzēju tās īstenībā divas lietas šķiet, ko ministra kungs arī pieminēja. Viens ir tas tie gaisā pakārtās koledžas, ne? Komplektā ar to piktu. Un tāpatās es nesaprotu, kāpēc ķīmiķi netaisa traci, jo īstenībā jau arī tā Olainas skola tāpatās karājās gaisā, kad viņi tiem formālajiem kritērijiem neatbilst, bet īstenībā tā ir vienīgā, kas ķīmiķis interesē. Ja? Un es arī paužu mazliet bēdas un bažas, ka mēs pēc tās sanāksmes, kur konkrēti par to runājām, mēs pat protokolu uzrakstījām un kaut kā diemžēl no ministrijas atpakaļ man šķiet, ka neko nesaņēmām. Es nezinu, vai ministra kungs redzēja, kad mēs tā kā pat epistolārajā žanrā pavingrinājāmies un nolēmām pieprotokolēt un nesaņēmām. Jā, ir saņemts, bet ir jārunā tieši par epistolāru žanru, par formulējumiem, kas tur ir. Jā. Bet tad runājam, nevis klusējam. Runājam. Ne? Tās vienkārši ir tās lietas, ka šķiet, ka ir vienkārši jāpastās uz priekšu. Savādāk iznāk tā, ka mēs rakstām vēstules, tad jūs mēnesi domājat, tad jūs kaut ko uzrakstat, tad tie gadi baigi iet. Tad es uzreiz iesniegšu priekšlikumu, ka šajā punktā, kur fiks statusa piešķiršanas kritēriju pārskats un izstrādē, mēs arī iekļaujām koledžas. Jā, man ļoti gribētos. Mēs iekļaujam, es arī biju domājis. Mēs varam papiekam nevis runāt vispārīgi, bet konkrēti. Rīgas tehniskā koledža un ķīmiķu Olaina. Atrisināt šo te jautājumu. Piemetināt, ka par tehnisko koledžu pusotra gada ministrija cīnījās. Koledža var būt kompetences centrs, te nevar to juridiski tieši jautājumi. Ne, es arī biju domājis, to likt vienkārši, ja es sākšu likt visu informāciju, tad man nepietiks slaida. Tāpēc tas viss notiks būs, un tad es arī ierakstīšu, ka atbildīgā puse mums ir Izglītības zinātnes ministrija, ja? Un tad LDDK noteikti iesaistās. Kas iesaistās vēl? Kolēģi, vēl vienu piebildi, ja mēs runājam par kompetenci centriem. Jā, ir tāda trešā ārvalstu metināšanas centrs, kur mēs sākam attīstīt no 90. gadu sākumu, ja, un viņš tiešām ir izveidojis valstī, ka tas kompetences centrs, jo principā visi standarti, visi nāk caur trešo skolu mums no Vācijas un no citām Eiropas valstīm, ja, un arī godīgi runājot moduļu izglītību, jo tur ir jau godīgi runājot, ja tādā stadijā, kad varam rīt sākt, ja. Un tas ir pirmais, kas šogad arī, šovasar mums arī būs pilnīgi nokomplektēt tā skola, tā kā tur reorganizācija pabeigta. Tāpēc, viņi neatbilst kritērijiem, tāpēc, kad viņa negatavo vidēju izglītību, nesniedz skolā, viņai līgums ar blakus skolu. Bet tas jau pasniedzēja, jau tur ir augstākā līmenī. Tā kā te ir tas jautājums, kādā veidā mēs to darīsim. Jo mums viņš kā centrs palīgs. Vienalga, ja tas nosaukums nav. Tad tas nozīmē, ka mēs... Arī kā eksaminācijas centrs viņš ir un būs. Bet pēc tiem pašām notiek, viņi nesaņem kā tāds kompetences centrs atbalstu metodiskajam darbam. Tur jau viens ir savs. Tas nozīmē, ka mēs iekļaujam, jūs vienkārši arī tad, kad mēs runāsim par šiem punktiem, kad Izglītības ministrija, es domāju, Vārnas kundze sāks veidot šo apakšgrupu, tad arī vienkārši mēs iekļausim un sāksim izstrādāt priekšlikumus. Ir kaut kādi vēl papildinājumi, man vēl ir slaidi, jūs nesatraucaties, tur vēl ir tēmas. Tā, pagaidiet, tik daudz ir pirmā,
tad jūs, jā. Daļa šeit ir Latvijas darba devēja konfederācija ķīmijas farmācijas asociācija. Es gribētu iebilst arī, ka ne tikai mums nav šis kompetences centrs, paldies kolēģiem, ka pieminējāt, bet mums arī nav metodiskā centra, līdz ar to viss ķīmijas farmācijas nozara praktiski ir arī bez šīs pedagogu papildus izglītošana. Jā. Jā, tad tas kā redzēt un dzirdēt, man nav tik skaļa balss. Tāpēc par kompetences centriem gribētu kaut kādā veidā aicināt un pieturēties pie tomēr Eiropas Savienības šīs, teiksim, kompetences centru nosaukumiem un viņu līmeņiem. Jo pirmais, par ko mēs teikt runājam, apvienojot divas arotskolas, tas ir pašvaldības kompetences centrs un pie tāda būtu jāpieturās. Tālāk ir reģionālais kompetences centrs, ko es mēģinu pārstāvēt un pierādīt. Tālāk ir informācijas tehnoloģiju pārneses centrs, kur ir skolai sadarbība ar augstskolu. Un nākošais ir ekscelences centrs, kur LIAS sadarbība ar zinātniekiem, tālāk tehnoloģiskie parki. Un ja mēs sauksim visus tikai par kompetences centriem un nezināsim tos līmeņus, ko viņi tur darīs, mēs nonāksim tajā situācijā, kurā pašlaik mēs esam nonākuši. Es gribētu aicināt tomēr vēlreiz visus izskatīt un nofiksēt šos līmeņus. Otrs, es gribu runāt par duālo izglītību, kur mēs esam strādājuši 3 gadus un esam visu laiku atsaukušies uz Latvijas prezidenta aicinājumu lūdzu uzņēmēji pavasaru pieņemiet audzēkļus, lai nāk strādāt un tā tālāk. Mums ir atbalsta asociācija 205 vidzemes uzņēmēji, kur viņi nevar nekādi viņus paņemt, jo tikai par slaucīšanas apkopšanas darbus, jo pēc priekšzināšanām nevies tie nevar pieņemt. Un tāpēc ir cits viedoklis šajā aspektā. Un tas cits viedoklis ir šī duālā izglītība, kuru mēs atkal katrs saprotam kaut kā savādāk. Mēs jau pagājušā gada mācību gada sākumu atsaucāmies uz pirms padomnieku un pēc tam izglītības ministra aicinājumu, ka nauda seko skolānam. Mēs strādājām visus priekšnoteikumus. Akreditējām izglītības ministrijā mācību iestādi 16. gadu, visas programmas un tā tālāk. Duālā izglītība nozīmē, ka tu jau strādā ar vispār izglītošo skolu audzēkņiem, pamatskolā, tas 7. 9. klase. Tā ir karjeras izvēles programma. Karjeras izvēles programma no vispār izglītošās skolas brīvajā laikā, pēc vienošanās. Jā, bet es gribu izstāstīt, ja drīkst, ja nedrīkst, es varu atkal apsēsties un braukāt uz Rīgu un atpakaļ. Vārda netiks, vai kā? Papildināt, vai vispār, ja mēs runājam par duālu izglītību, jo mums šeit arī ministrija sēž. Es taisni gribu, kamēr ministrs vēl sēž, jo tā ir viņa ideja, un es taisni gribu viņu atbalstīt, pašlaik atļauj man to darīt. Es tāpēc arī gribēju pajautāt, vai ministrija atbalsta duālu izglītību, lai viņi to arī pasaka. Ministrs atbalsta. Tas uz automātiski uzreiz nenozīmē. Protams, tur ir tātad 7. 9. klase brīvajā laikā audzēkļi dodas uz profesionālas izglītības centru un apgūst, teiksim, iemaņas. Gan celtniecībā, gan metāla apstrādē, no Naukšēniem, piemēram, sudojas pastāv Valmieru, no Naukšēniem, no Renceriem, no pamatskolas audzēkļi brīvās dienās, un viņi strādā un, teiksim, iepazīstās ar. Tas ir tāda doma, ka beidzot pamatskolu audzēkļiem un skolotājiem un vecākiem jāzina, kurā virzienā viņš dosies. Viņš dosies uz arotizglītību, viņš dosies uz vidusskolu vai ģimnāziju, un, vecākot, so lēmumu pieņem jau pēc šādas, teiksim, sākuma iemaņu apzināšanas. Kas notiek tālāk? Tie, kas iet uz arotskolu, nekāda problēma nav, bet tie, kur iet uz vidusskolu, atkal atcautos uz ministru. 175 dienas mācās vidusskolā un skolā. 70 dienas brīvdienas, tāpat kā mums visiem, 20 dienas svētku dienas, tas ir 90, un 100 dienas paliek brīvas. Viņi secināja pagaidāt mācību gadu, izpildam. Tātad 50 dienas 10. klasē, 50 dienas 11. klasē, no skolas brīvajās dienās es uzsveru, tagad brīvdienās nāk uz profesionālas izglītības centru. Izvēle ir šī mācību gadā tika piedāvātas 8 profesijas, tās var nosaukt, var nenosaukt, tas ir tā pēc vēlēšanās. Bet saku, šobrīd ir nokomplicētas, tad 4 loģistikas grupas, es skatos speciālistu, tālāk elektriķi zāni, un mēs strādājam rudens brīvdienās, ziemas brīvdienās, tad pavasara brīvdienās, jaunadien lūdzu atbraukt pie mums ciemos, apskatīties, kā tas notiek. Tās ir brīvdienas, un no 25. maija līdz 7. jūlijam, katru dienu ieņemos sestdienas svētdienas, lai šīs 50 dienas mēs varam pusi no 970 stundām jau, teiksim, šīs programmas realizēt.
beidzot 11. klasi, viņi nokārtojuši profesionālās izglītības eksāmenus, 12. klasē viņi kārto, teiksim, vispār idošos skolas eksāmenus. Tas ir svešvalodas, tas ir saskarsmes, tas ir datormācības, tas ir centralizēti eksāmeni, un mēs saņemam no vispār idošām skolām atsauci par vielas apgūšanu tieši tajos priekšmetos, kur ir mūsu programmās izcelti. Beidzot 12. klasi, ņemam foķes un dokumentus, un naudzēkļus iegūst 2 dokumentus. Atestētot dotos akadēmiskās izglītības virzienā, 3. līmeņa, uz 3. līmeņa profesionālās izglītības dokumentu, lai viņš netiek augstskolā, viņš iesaistīties reiz pat tieši darba tirgu, viņam vēl pusotra gada kaut kur nav jāiet un jāmācās. Ja viņš tiek augstskolā, bet netiek budžeta grupā, viņam ir iespējas vēl tajās brīvajās 3 dienās strādāt un pašam samaksāt par šīm studijām. Tāda ir programma un aicinu atbalstīt. Un tas ir tas jauninājums, ko ministrs laiku aicinājis darīt. Paldies. Cik es pareizi saprotu, jūsu aicinājums atbalstīt duālo izglītību. Jā, tādā izpratnē, kādā es pašlaik izstāstīju. Jā, lūdzu. Jā, man liekas, mums ir svarīgi arī precizēt, ko konkrēti mēs vēlamies atbalstīt, jo duālā sistēma tā ir pilnīgi cita profesionālās izglītības sistēma. Viņa ir, protams, Eiropā pozitīvais piemērs, veiksmes stāsts, Vācija, Austrija, Šveice, kur tā darbojās, bet viņa ir pilnīgi cita. Vai mēs sakam, ka mēs valsts, vai mēs tā kā ejam radikālo ceļu un sakam, ka valsts profesionāla izglītība nav pietiekami labi pārējiem pilnībā uz duālo sistēmu, tas ir ļoti nopietnas jautājums. Nu, tā kā tad vienojamies, tad pārtraucam reformas un daram to. Kāds ir pārtraucam reformas? Nē, tas ir ļoti nopietnas. Tā ir cita sistēma. Vai mēs esam mūsu sistēmā un, teiksim, adaptējam kaut kādas duālās sistēmas elementus, tad vienkārši vienojamies, par ko konkrēti mēs runājam. Nē, tas ir tas moments, kāpēc es ieliku duālu izglītību, jo pagājušajā gadā ļoti intensīvi Vācijas vēstniecībā uzrunāja izglītības ministriju, arī notika apmaiņas braucieni, kur viņa radīja tieši precīzi duālu izglītību, bet politiski atbalstīta sistēma mums ir moduļu izglītības ieviešana. Kāpēc es arī esmu ielikusi, jo man liekas, tas ir arī šobrīd ir īstā vieta un īstais moments vispār saprast, vai mēs gribam nākotni duālu izglītību, vai mēs viņu negribam, vai mēs gribam kaut kādus elementus ņemot vērā, kā piemēram audzeknis mācās, un tad viņš arī zina kaut kādas top 30 uzņēmumu bāzes, kur viņš arī nodrošina sevi ar praksēm, bet tas tad ir uz prakšu balstītā izglītības sistēma. Nu, kaut kā, vai nu mēs viņu modelējam, kombinējam, mēs uz viņu pārējām, kaut kā, jā, man šķiet, ka mums vienkārši ir jāizmanto šī starpnozaru darba grupa arī, lai vienotos, ko tieši mēs no duālās sistēmas vēlamies pārņemt, ja mēs kaut ko vēlamies pārņemt, lai būtu tā kopējā izpratne. Jo, ja vienkārši, mēs teiksim, ka jā, tā ir laba, tad mēs pie tā arī paliksim, tā ir laba, bet nekas nenotiks. Tad, jā. Tikai vienu repliku. Mēs sadarbībā ar Vāciju un Holandu arī šo sistēmu veidojam. Mums papildus nākā sākumā minēja, tad mūsu atbalstītāji centra veidošana 25 uzņēmumi. Un viņi nodrošina prakses vietas. Mums to jāmeklē un jāaicina, vai es to nodrošinās, tāpēc, ka mums ir grupās 6 līdz 12 audēkļi. Es domāju, ka tas ir tieši tas, par ko mēs runājam. Es arī aicinu to saprast. Mēs ļoti pateicamies par jums par labu darbiņu, tāpēc mēs arī ielikām arī šo punktu. Vienkārši ir jautājums, te ir plašāks. Jūs stāstāt par jūsu konkrētu piemēru, bet jautājums ir plašs, jo īstenībā ir nozares, kuras ir ieinteresētas duāla izglītība, ir nozares, kuras varbūt nav ieinteresētas. Mums arī ir jāvienojas. Vai mēs veidojām apakšgrupu, mēs tiešām pētām pieredzi un skatām, un tad nācam ar priekšlikumiem. Izlemjām, lūdzu, kolēģi. Es īstenībā domāju, ka vispirms vajadzētu visiem skaidru saprašanu par to, kas ir duālā izglītība un kas ir moduļu sistēma. Jo es domāju, ka katrs mēs bišķiņ savādāk domājam. Viena domā cilvēki, kas ir, teiksim, kaut ko jau organizējuši, un balstās tikai uz to pagājušā gada Vācijas spiedienu, kura rezultātā daudzi ministrijas darbinieki tur ir bijuši. Un tagad, tā ka nav labi īsti teikt, tas ir slikti vai mums to nevajag. Bet vajag konkrēti saprast, kas ir viens, kas ir otrs, un tad tikai par to runāt un kaut kā tur balsot vai kā savādāk. Kāds te ir, kurš konkrēti saprot atšķirības? Es konkrēti nesaprotu. Jā, es domāju, ka neviens pie šī nekaunos to teikt. Jā, es arī ne. Tāpēc... Tad kāds varētu būt ierosinājums? Kāds varētu būt ierosinājums, Inga, no tavas puses?
Varētu palūkt uz nākamo sēdi. Neiestrēgt šo jautājumu. Sagatavot detalizētu prezentāciju, tabuliņu, kas ir viens, kas ir otrs un kādas ir konsekvences. Un es domāju, mēs pat zinām, kas to var sagatavot. Kungs var sagatavot duālo sistēmu un rekuris skaita speciālists, kas var sagatavot moduļu sistēmu, ne? Nu, vai viss var sagatavot un to visu kopā. Bet tādu koncentrētu nespeciālistu. Tā, lai tas ir parasti un cilvēku. Un pie šī drīkst vēl vienu mazu komentāru, ja var saprast, ministrija šobrīd ir turbulentā reorganizācijas procesā. Vai nenotiks tā, ka, piemēram, vēl pēc nedēļas mēs pēkšņi ieraudzīsim pavisam citas sejas no ministrijas pusē priekšā, kuriem būs jāsāk skaidrot, ko, kāpēc un pa ko mēs vispār runājam? Nu, teiksim, man, piemēram, ir šī milzīga bāža, jā? Vai ministrija var kaut kā komentēt? Stabilas sejas jūs redzēsiet no aprīļa. Jā. To es arī varu pateikt. Tikai vēl viens un vai ar nozarēm taps, ja ne gluži saskaņos, tad vismaz informēts, kāda ir plāna? Es izmantošu savu mandantu Berga, kurus varētu mēs šito pie jautājumu dažādi atstāt uz beigām. Ja ministrs neaizlūks līdz dažādi. Tad pagaidiet, tad mums ir jāpabeidz šo punktu, un tad es liešu uz ministrijas cilvēkiem. Tas attiecas. Tāpēc es jums saku, ka mēs pabeigsim to, ko uzcēlā šobrīd Berga kungs. Pagaidiet, Strasda kungs. Mums te bija uzdots jautājums. Es vienīgais, ko es negribētu sākt apspriest pašreiz detalizēt reorganizācijas plānu, neaizmirsīsim, ka tas pat tiešām ir ministra kompetencija. Es saprotu, ka ir cilvēki, kas taisās apkārt par ministru kļūt un grib manā vietā visu ko izlemt un brīnās, kāpēc šis lēmums nav pieņemts vēl. Bet tas principā ir viena lieta, ko vadītāji izlēma. Parasti tas ir viens. Otrs, mēs netaisamies īpaši vilkt garumā un kavēties, tāpēc es saku no aprīļa. Trešais, tas nenozīmē, ka mēs redzēsim fundamentālu 100% nomaiņu, par to neiet runa. 4, manuprāt, tieši tā interese, kā sektors iesaistās vismaz tajās pozīcijās, uz ko mēs sludināsim atklāt konkursu, tas ir skaidrs, tā jau arī tā interese ir. Un vēl vairāk es gribētu, drīzāk tajā brīdī, kad mums būs skaidrs, kurās pozīcijās mēs vēlamies redzēt jaunus cilvēkus, es atklāti un klāji nākšu arī pie sektora strateģiskiem partneriem, teikšu, valsties, šis ir brīdis, kurā jūs varat palīdzēt mums dabūt. Tas ir tas, ko es maksimāli varu solīt. Es nevaru solīt, ka visi cilvēki paliks, un tad, kad visu laiku vien tie paši arī būs, un to es nekādīgi nevaru. Bet, piemēram, no kaut kāda 10. aprīļa... Tas bija nevisai jauks, ja? Tas gan bija pie iepriekšējā ministra. No 10. aprīļa, es domāju, mēs varam apmēram tajā brīdī runāt par tiem stabilu spēlētāju kopu, kas tuvākajā gadu laikā darbosies šim jautājumiem. Vēl vairāk gribētu uzsvērt, patiesībā tā ir arī mana interese. Ka šie cilvēki, kas šeit ir sāk no aprīļa un turpina strādāt, viņi ir ilglaicīgi, viņi ir tie, kas strādā uz visām pārmaiņām, uz nākušo perspektīvu, uz Eiropas prezidentūru un tā tālāk. Viņos guldam iekšā, viņi strādā ar sektoriem. Es ļoti ceru, ka viņi būs sektora pārzinātāju viedokļu līderi, un tas ir viens no kritērijiem, ko es gribētu sagaidīt no vadītāja vai no vadītājiem, kas šeit būs. Ja? Ka viņi ir respektēti, spējas sarunāties, sadarboties, un es pat domāju, ka varbūt kādu no jūsu kolēģiem te varētu izrādīt interesi un nākt talkā mums. Un tas ir tas, kas pašlaik var pateikt. Ko vairāk solīt, garantijas sniegt. Okay, bet mēs šobrīd atgriežamies pie duālas izglītības, un es došu uzdevumu jums. Jums būs jāsagatavo tabulu par duālo izglītību. Ja? Ļoti labi, bet tabulu ļoti īsi un korekti. Ja? Man replika tāda, ka ļoti atšķirīgas profesionālās izglītības arī vispār izglītības iespējas lielā pilsētā, mazā pilsētā, novadā, kur centrā ir pamatskola vai vidusskola. Pabrauciet un apskatieties, cik tas ir ļoti dažādi, bet to varētu visu realizēt. Un nevar iztaisīt tikai vienādas krāsas, un pēc tam neko vairāk neko nezinu. Greškungs, jums arī būs iespēja to visu mums parādīt nākamreiz, ja? Manis ciemos nākošos. Un tad arī par moduļu izglītību mēs dodam valsts izglītības satura centram, ja? Strasda kungs, ja? Es gribu pateikt vienu lietu, ka mēs esam aizmirsuši vienu lietu.
Mums ir 5 līmeņi. Primārais ir 8 līmeņi. Kad beidzot mums būs 8 līmeņi un kad mēs taisīsim profesionāli? Tas nāks nākošais. Un tad es ar tur izteikšos. Jā, pacietību. Jā. Man priekšlikums pie tās iestāžu padotības ielikt vārdiņu arī pārvaldību. Paskaidrojot padotību, it kā mēs zinām, 15. gadā pārņem pašvaldības un tā tālāk, bet ja mēs būtu, piemēram, jau šobrīd vienojušies, kā šīs te bāzes stacijas, jeb tās lielās skolas pārvaldīs pašvaldība atbildot par kaut ko valsts, ko dos un nozara asociācijas, tātad šis trīnieks daudz vieglāk būtu iet pie tiem gan pie kritērijiem, gan pie tīkliem, gan pie visu pārējo. Jo pagaidām tā nostāda, kam būs padot un kas finansēs, viņi neatbild uz visiem jautājumiem. Labi. Vēl kādi komentāri par šo slaidu? Vai mēs varam iet uz priekšu? Uz priekšu, ja? Tad nākamais ir prakses atbalsta sistēma, ko es esmu izvelkusi kā viena no arī prioritāram. Tas ir prakses metodikas izstrāde, jo cik es esmu pati meklējusi un skatījusies, mums ir gan metodikas, kuras izstrādā jauniešu organizācijas, piemēram, biedrība jauniešu konsultācijas, ir kaut kādas, ko izstrādā pati nozare vai kāds darba devējs sevi iekšē, bet mums nav vienotu kritēriju, nav vienotas izpratnes, kā tad mēs noslēdzam līgumus, kādi ir trispusē vai divpusē līgumi, ko nozīmē ņemt jaunieti praksē uzņēmumā bez līgumā, piemēram, kad viņš atnāk, kur ir atšķirības starp brīvprātīgo darbu un praksi. Līdz ar to tas ir viens. Un otrs ir priekšlikuma izstrāde nodokļu atvieglojumu darba devējiem par pedagogu stāžēšanas uzņēmums, prakses nodrošināšanu un arī materiālu tehniskas bāzes uzlabošanu. Tas bija domāts tā, ja uzņēmums ieguldā investīcijas un līdzekļus audzekņos vai arī izglītības iestādes, tad viņam arī proporcionāli, tas ir tas, ko es esmu izsacinājusi pa visu gadu, tas ir viņam proporcionāli arī iet nodokļu atvieglojumi. Kritika, priekšlikumi, jautājumi? Papildināt, ar punktu, ir paralēli šim saistītajām projektiem ir viss koordinēts projekts, un tur ir tieši par praksēm metodika arī, tāds palīdz materiāls tiek veidots, un tur apkopot gan kopējā likumdošana, kas to nosaka patreiz. Un, ja es nemaldos, tur bija arī līguma paraugi un tādas lietas, tas bija pedagogu projekti. Jā, ko noteikti varētu izmantot, skatoties tās kopīgās lietas. Iespējams, ka tur varbūt, ka jau visas lietas ir sakārtotas, un to varēs izmantot. Es gribēju piebilst, ja es saprotu to jautājumu, mēs esam runājuši par šo, ka profesionālā izglītībā šis jautājums metodiski ļoti labs materiāls radīts ar rekomendējumu visādām formām un obligātajām, ka te ir faktiski runa par to, ka mums ir dažādas parādās duālās un šīs te prakses, ka drīzāk nav brīvprātīgie darbi, ka šie jautājumi nav sakārtot. Tieši profesionālās izglītības, kas saistās ar kvalifikācijas praksēm, tur nebūtu ko pieskarties, tur vienkārši kolēģi, kas nezina, ir jāiepazīstina. Jā, bet šeit es ierosinātu arī apakšgrupu, vienkārši ir jāsacina, kurš tad grib uzņemties atbildību, kam tas ir vislielākā interese un sāpē, vai ministrijai, vai darba devēja pusē, vai citu asociāciju savienības pusēm, pašvaldību, piemēram. Vēl drusku papildināt drīkstiem. Es domāju, ka pie šī punkta ļoti svētīgi būtu arī neaizmirst to, kad vajadzētu šos te praktikantus apdrošināt. Jo galā, nedod Dievs, ja kaut kas tur notiek, viņi gaisā karājas, principā. Jā, tur jau arī ielikts 3. punkts, jā. Es neredzu tik labi, jā. Visu audzekņu apdrošināšana vismaz sākotnē profesionāla izglītībā. Jā, ļoti labi. Saima vēl nav pieņēmusi. Bet Saima vēl nav pieņēmusi. Izglītības komisija vēl skatās to jautājumu. Es domāju, ka Vārnas kundze var papildināt, jo viņa bija tieši no ministrijas puses par prakšu apdrošināšanu. Varbūt jūs varat izstāstīt to statusu. Tā situācija ir tāda, ka ministru kabineta noteikuma projekts ir sagatavots, izsludināts valsts sekretāru sanāksmē, šreiz saskaņošanas stadijā. Mēs izvērtējam ministriju iesniegtos priekšlikumus, tuvākajā laikā mums būs saskaņošanas sanāksme, ja problēma ir jautājumā ar finansējumu. Mācību tātad
praktikantu prakses laikā apdrošināšanai ir nepieciešams papildu finansējums. Un Finanšu ministrija mums savā atzinumā ir norādījusi, kā tātad mācību prakses praktikantu apdrošināšana ir jānodrošina ministrijai jau piešķirtā finansējuma robežās. Bet tā kā mums pašreiz profesionālā izglītībā finansējums ir tikai 80,5% apmērā no plānotā, tad šeit mēs redzam diezgan lielu problēmu. Un tā naudas summa, kas mums ir nepieciešama pašreiz, tātad plānoto profesiju kvalifikāciju apdrošināšanai, ir aptuveni 70 000 latu. Gadā. Bet šogad taču tas nenotiks. Un atbilstoši šim ministru kabineta noteikumu projektam mēs esam plānojuši, tātad, ka šie ministru kabineta noteikumi stājas spēkā no 2013. gada 1. janvāra. Bet, kā es minēju, tātad tas ir saskaņošanas stadijā. Jūs zināt, ka provizoriski varētu būt zināt par to saskaņošanas gala rezultātu? Es domāju, ka nākošā nedēļā mēs nosūtīsim jau precizētos noteikumus iesaistītajām ministrijām, un aiznākošās nedēļas sākumā mums būs saskaņošanas sanāksme, bet mēs katrā gadījumā no darba devēju konfederācijas jūs noteikti aicināsim klāt atbalstam un palīgos, lai mēs šo jautājumu varētu risināt. Kādu tūlīt pirms vai pēc, tad redzēnā mums pakalpā. Tad man ir nākamais jautājums uzreiz, ja piemēram, darba devēja šobrīd izveidos darba grupu un izstrādās priekšlikumus prakšu atbalsta sistēmas ieviešanai Latvijā. Kāda ir ministrijas pozīcija šobrīd uz šiem nodokļu atvieglojumiem un vispār kādas ir iespējas ieviest to, kas īstenībā ļoti uztrauc darba devējus? Trikstēnu jautājumu, kas īstenībā nav atbildis, saprotu, ka darbu. Tas nodokļu atvieglojumi, tas tā kā ir vienīgā forma, par ko jūs esat gatavi runāt. Teiksim, prakšu izpārdošanas, piedodiet par gargonu. Pēc būtības mums svarīgi ir prakšu atbalsta sistēma. Ja jums ir kaut kādas idejas, var noteikti likt. Drusku vispārīgāk, jo tajā brīdī, kad tas parādās zem nodokļiem, vārds nodokļu atvieglojumi Finanšu ministrijā izraisa ieejot alerģiju. Mums ir, teiksim, ja mēs varētu, par variantiem, kur noteikti nodokļu atvieglojumi parādās kā laba versija, es domāju, ka tad būtu vēl. Ja brīdī, ja mēs ejam ar kuģa variantu, ja, tikai un šitas mums... Ne, tas arī bija tas, ko es sākumā teicu, ka var papildināt. Tas ir tas, ko es kristalizēju uzreiz savā galvā. Es domāju, ka nodokļu atvieglojumi nav laipni gaidīt. Labi, jā. Man ir fiksā ideja par tiem nodokļu atvieglojumiem, ko varētu izdarīt, lai kaze ir pāēdus un vilks dzīvs. Iedot nepiem sabiedriskā labuma guvēja statusu. Versijas. Un laistīt, tas ir vienkārši tā, ielikt esošajā sistēmā to visu. Tad nevajag mainīt likumdošanā. Lai specifiski nav tikai uz, bet kad ļauj apskatīt vairākus variantus, kā atbalstīt prakšu sistēmu, es būtu noteikti priecīgāks, un tad būtu konstruktīvāks iespējas diskusijām arī ar Finanšu ministriju neizbēgam, kas būtu. Jā, bet, mans piedāvājums ir izmantot kaut kādus esošus mehānismus, jo, ja mēs iesim uz to, kad ir kaut kur jāmaina likumdošana, tad tas vai nu notiks 10 gadu laikā, jeb nenotiks nekad, jā. Un tas, ko var, tur augstākais dokuments, ko tur varētu mainīt, ir, nezinu, tur ministru kabineta noteikumi, bet labāk firmina rīkojums. Jā, jums, man liekas, ir komentārs, ja? Nē, tur rakstiet iekšā vienkārši finansējumu un atvieglojumu darba devējiem par un viss. Un meklēt visu to, ko vajag. Jā, bet man šobrīd ir jautājums, kurš grib uzņemties atbildību par šo darba grupu? Es ieraudzīju, tas nav tikai ministrija, jo tad iznāks ministrija, un visi nepagairs, ka šī darba grupa vadīšana nav tikai ministrijas. Jā, protams. Tad iznāk, visi ministrija darīs, un tad tas ir suboptimāli. Ne, šobrīd neviens tā neteica. Darba devēja ir ieinteresēti savu speciālistu sagatavošanā. Protams, neviens to darīs. Darba devēja klusums, tas ir piekrīšana. Protams. Tad LDDK būs atbildīga. IZM ir iesaistītā puse. Un kas vēl vēlas iesaistīties? Arotbiedrības. Ļoti labi. Es domāju, tur bez finanšu ministrijas ir ļoti sarežģīti kaut ko darīt. Tur arī vajadzētu kādu, ja neiesaistīt. Tie būs ministrija jādod jau kaut kas. Es domāju, tajā brīdī mans ieteikums ir no konstruktīvāks viedoklis. Ja uzreiz ir finanšu ministrija
Jautājums, vai uzreiz nenocenzējās kaut kādas versijas, ko mēs varam attīstīt līdz... Nu, tā. Mēs izstrādāsim variantus. Visu cieņu, bet viņi pateicis nevar un visu, un mēs nevarēsim izpētīt variantus. Viņš nekad nebūs Nākamais punkts ir pedagoģu kvalifikācijas celšanas. Arī tas, kas arī šobrīd notiek arī paralēli VISTS projektā, gan stažēšanās ārzemēs, gan Latvijā. Un šobrīd, cik es zinu, ir stādījā, ka grozījumi tiks iesniegti marta beigās, un arī notiks arī stažēšanās ārzemēs. Bet liels jautājums, ko arī mēs nesen pacēlām arī profesionālas izglītības nodarbinātības sadarbības apakšpadome, tas ir pedagoģu kvalifikācija, pedagoģu atalgojuma palielināšana. Un tur es gribētu palūgt Rūtu no Latvijas Brīvā arotbiedrības savienības, un šeit arī ir pārstāvis. Jā, zinu, bet Rūta, tu varētu pastāstīt vairāk par šo punktu. Galvenokārt ir tiešām tiem pedagogiem ļoti zemes darba samaksa. Ja viņi ņem 2 slodzes, tad lielās skolās tur sanāk vidēji 400 uz rokas. Es nemaz nerunāju par tām krasajām atšķirībām starp tām šķērēm, kas pastāv. Mērķis ir, jebkurā gadījumā ir jātuvina šī samaksa vidējai nozarei, jo skatoties vidēji, viņa ir zemāka pat kā vidēji Latvijā kopumā. Un pēc izmēru datiem sanāk tā, ka viņa ir 330 uz papīra. Tas nozīmē, ka ir cilvēki, kas saņem tos 400 uz rokas, bet ir cilvēki, kas saņem 200. Un tas gluži nav normāli. Un tad priekšlikums būtu, kad mums strādāt pie darba samaksas modeļa, kas varētu šo pedagoģu darba algu kaut vai plānot vidējā termiņā, tuvināt vidējai darba samaksai tautsaimniecībā. Jo šobrīd ir tiešām problēma, ka jaunie speciālisti neiet uz profesionālām skolām. Tieši profesionālās skolās tie pedagoģi, lai iegūtu skolēni audzēkņi kvalitatīvu izglītību, tas ir ļoti atkarīgs arī no pedagogiem, kas pasniedz. Un, ja nepaņem labāko pedagogu, tad labākā kvalitāte arī nebūs. Vai jādomā mehānisms, kā piesaistīt atsevišķus profesionālus pasniedzējus, vai tur ir jāstrādā kopēji. Tur šajā darba grupā tiešām būtu aicinājums pieaicināt izmu, kā ļoti, jo sistēma ir sarežģīta. Ko lūdzu? Tas liek arotbiedrības atbildība. Kā atbildība un izmas, protams, pēc. Jo ir jāpasaka pedagogiem, ka šī darba samaksa tāda nepaliks, jo skolēnu skaits rūp, un tā algas likme arī rūp. Un ja nav mehānismu, kā pateikt, ka viņa būs kaut vai vidēji tautsaimniecībā, tad visi jaunie arī aizies projām un nekad tur iekšā neies sistēmā. Tad jūs būsiet atbildīgie, tad IZM ir iesaistīti. Kopā es ar noteikti Līzda pārstāvjiem. Jā. Līzda? Jā. Vai citas puses es arī dzirdēju, ka te ir Līva pārstāvis vai pašvaldību pārstāvi, kuriem pēc būtības nākotnē iespējams profesionāls izglītības aizies pārvaldībā, vai jums nav intereses iesaistīties? Tieši par apmaksu, te jā, es kā Līva pārstāvi. Var rakstīt Līva gan vairāk ir vispār izglītojošās, procentuāli. Mēs esam vairāk koledžas, tas tā 100% nav mūsu jautājums, bet var rakstīt, jā, protams. Bet varbūt ir kaut kāds mazums. Nē, protams, var rakstīt. Gribu vienu komentāru pār šo jautājumu par izglītību papētījumu. Ļoti radikāli atšķirās vispārējā izglītībā pedagoga atmaksa no profesionālās izglītības. Un pateikšu tā, ko arotbiedrības kolēģi minēja, viņi minēja ļoti piezemēt tās dramatiski starpību, ko dažās skolās saņem. Un tā ir dramatiski īpatnēja sistēma, kā pedagogam rēķina algu ar kādiem metodēm, kur skolās, kur naudu cenšas panākt. Tur ir garas tabeles, garas saraksti, visādi varianti. Tas nozīmē, ka šī sistēma pareizi nestrādā. Pareizi sistēma jāmaina, kā pedagogs saņem algu. Andris, mēs varam iekļaut arī tevi tajā darba grupā? Jā, es būšu cilvēks, kas perfekti to pārzina.
Jo es vācu šos materiālus, viņi jau publicē, tāpēc, ka tur ir uzvārdu klāt, ja? Bet tur ir interesanti kāds. Mokās vai pedagogiem samaks. Es pilnīgi ticu, ka tu esi ļoti kompetents, tāpēc mēs arī iekļausim tevi šajā darba grupā. Kas vēl gribēs? Negribu darba grupā, bet primārais jautājums ir pavisam cits, un profesionāla izglītība neļauj strādāt tiem, kas beidz tehniskās augstskolas par profesionālo priekšmetu pasniedzēju, tikmēr jau joprojām būs, es atvainojos, bārdāks. Beidzot, taču, kāpēc cilvēks, kam ir inženieri izglītība, vai viņš ir bakalaurs vai maģistris, un viņš ir pabeidzis tehnisko specialitāti, vienalga, vai tas ir, teiksim, apģērbu ražotājs vai tekstilu izstrādājums vai mehānikas ražotājs, viņš skolā nevar strādāt, jo nav pedagoga izglītība. Nu, kur tā mēs aizgājam, kāpēc citās valstīs var un mēs nevaram? Strādākungs, jūsu priekšlikums? Mūsu priekšlikums ir atļaut. Es priekšlikumu varu vienkārši pateikt, atļaut strādāt. Labi, pēc izskanēs priekšlikums atļaut strādāt. Atbilde? Pa priekš jāsaka to ministra pavēli, tad viņš parakstīs. Ar ministra pavēli jau vien nepietiks. Varbūt es jūs tomēr iekļaušu šajā darba grupā, ja? Iekļaut jau var, bet tas ierosinājums jau gaužām vienkārši, kad mēs saskaramies ar visiem šiem jautājumiem, kad nevar pat ar zinātnisko grādu nevar strādāt skola pa pedagogu un atvainojiet. Diezin vai daudz ir to, kas fiziku un matemātiku pasniegs labāk, kā tas, kas beidz Rīgas Tehnisko universitāti, ja? Vismaz agrāk. Tas bija skolotāju arotbiedrības un atsevišķi augstāko izglītības iestāžu rektoru lobbyis ļoti efektīvi. Pārējais tāpēc, es saprotu, ka ministrs sēž te pat blakus, tad vajadzīgs uz kādu citu parādīt, kas ir vainīgs, ja? Bet, es atvainojos Dievu vai tā kā tas ministrs nav šeit, kur laikā tas tika pieņemts, ja? Tas ir gadījumā replika nav taisnā. Vai cik labi. Rikārds, nevar atrast tie, kurš bija vainīgais, ja? Jā, bet varbūt vai pielēm, kad īsti lāga nav, kad ir iebraukts grāvi un varbūt ir iebraukts grāvi. Tā ir taisnība. Neviens taču nemācīs profesionāļiem latviešu valodu. Kā es saprotu, tas vienkārši palielinās konkurences. Tas ir man nav problēmas. Tas tikai rēķiniet. Jā, tikai rēķiniet, ka tur... Un viens jautājums ir par pedagogu pieredzi, par tām kvalifikācijas. Ja ministrs kabineta noteikti nosaka 10 gadu stāžu, tev 10 gadu starpību, tad 265. Jā, tā, ka es nezinu, kāds projekts saucās, kur tagad stipendijas 2 varētu saņemt. 3. līmeni tu dabū fiksēt uz 4. nevar. Ko tas darīs pašvaldības labā, jo pašvaldība to lem? Kas te pašvaldība var svarīgi? Jā, viņam pašvaldības bērnu māca viens profesionāls pedagogs. Nē, tu neesi rīkojies nevienu zaļumbāliet kaut kādu, tu nesko, tas neskaitās. 5. līmenī tu nevari darēt tāpēc, ka tev nav apliecība, ka tu esi jaunos pasniedzējs, kas ir moderators. Mentors. Tu neesi mentors, kur viņi dabūt, jā? Viens, kas kaut kur ir dabūjis un atkal nav taisnīgi salikt tur tie punkti iekšā. Labi, Antis, mums pagāja jau stunda. Mums palika vēl stunda, es būšu mazliet striktāk. Ar to es tevi iekļauju šajā darba grupā. Tā kā tur varēs izpausties, un es tevi prasīšu no tevis maiz darbu, ne tikai runāšanu. Jā, nākamais slaids ir par profesionālas izglītības likumu. Es īstenībā, kas par viņu domāju, es arī tā arī ieliku grozījumā vai jaunā, tad es man arī izmantoju šo iespēju, es arī gribētu pajautāt, kāda ir ministrijas vizijā, vai mums būs jaunais profesionālas izglītības likums, vai mums ir jāstrādā pie grozījumiem esošajā likumā. Kaut kādas status stadija ir šobrīd? Pastāstiet jums. Man jāsaka tādi tiebas mani varbūt īsti nezinu, ka es ministrijā šajā amatā strādāju tikai no pagājušā gada decembra. Tāpēc man tādu lielu atskaitu par paveikto profesionālās izglītības likumā ir grūti teikt, bet ņemot vērā pašreizējo situāciju, kā mēs plānojām veikt tādus, es teiktu, nelielus grozījumus, sakārtojot profesionālās izglītības iestāžu nosaukumus, mums ļoti liela problēma saistībā ar pašreizējo likumu. Ir terminoloģijas jautājumi, profesionālās izglītības iestāžu veidi, pakāpes, tie ir ļoti būtiski jautājumi. Un pašreiz man būtu jātiek tā, ka izdarīt grozījumus esošajā profesionālās izglītības likumā ir pietiekoši sarežģīti.
Protams, ka būtu jāparedz nopietnas laika termiņš jauna profesionālās izglītības likuma izstrādē, un es domāju, ka pie kāds darbs būtu nopietni jāsāk. Jā, ja vienkārši kāpēc es jautāju, jo mums kā nozaru ekspertu padomes pārstāvjiem ir ļoti svarīgi, lai tās nozaru ekspertu padomē ir status. Ir legālais status, kad mēs tiešām arī saprotam, ka ja mēs sniedzam viedokli, tad tas ir tiesīgs legālais viedoklis, nevis, ka mēs vienkārši uz brīvprātīgāku principā kaut ko atnācām, dažreiz pakliedzām, dažreiz padiskutējām, izsakamies, bet mēs pat nevaram nozaru ekspertu padomes kā tādas izsūtīt vēstuli šobrīd. Es domāju, arī ir jautājums, ja, piemēram, mēs šobrīd gribam iestrādāt priekšlikumus, kā iegūt, jo izglītības likumā nozaru ekspertu padome kā tāda vispār nav pieminēta. Līdz ar to, kas mums šobrīd ir jādara, lai mēs varam iegūt legālu statusu? Es pati domāju, ka uz pašreizējā likuma bāzi šādas normas iestrādāt būs ļoti grūti, jo mēs jau runājām par ļoti tādām patos izglītības, kultūras un zinātnes saimā bija jautājums par šo profesionālās izglītības iestāžu veidiem un to nosaukumiem. Un mēs sākām ar, kā jau es teicu, ar terminoloģijas jautājumiem, kā būtu jāpievērš uzmanību pašā sākumā. Šodien mēs runājām par duālo izglītību, bet jautājums ir, piemēram, par arodu izglītību, par arī būtu jāpadomā, kā mēs precīzi nodefinējam un nosakām šos. Es jums ļoti labi piekrītu. Es pirmā atļaušos. Es jums ļoti labi piekrītu, bet saprotiet, ka šobrīd nozaru ekspertu padomes uztur pēc būtības projekts. Projekts beigsies šobrīd 2013. gada beigās. Nozaru ekspertu padomes veidojas jau 3. reizi. Tieši tā iemesla dēļ, jo, kad beidzās projekts, beidzās arī darbība. Jo nav kam vairs uzturēt, neviens negrib uzņemties atbildību, un arī pašas nozaru ekspertu padomes, viņas arī īsti neko nevar darīt, jo viņam nav pamatojuma kaut ko darīt. Līdz ar to jautājums ir tāds, ja mēs šobrīd legālais status, tas nav īsti pats svarīgākais, tas ir instruments, lai mēs varam strādāt uz priekšu, un lai tiešām tā profesionālas izglītības reformas notiek sistematiski iesaistot darba devējus, darba ņēmējus un valsts pusi kopā. Ko tad mēs varam darīt? Es atvainojos, ka es iejaucos atbalstāms par šī statusa piešķiršanu, un acīm redzot, šodien mēs tam jautājumu uzreiz nevarēsim dot atbildi, bet šī jautājuma Ruta, tad Inga un tad Normans. Ruta? Jā, es atceros, pirms 2 gadiem es biju pirmo reizi uz jaunā profesionālā izglītības likuma izstrādi, tad viņš kaut kur pazuda, 2 gadi pagājuši, uz laiku termiņu pagarina, tā kā man nav pārliecības, ticības ir ne tik, ka tāds vispārībā tiks izstrādāts, tāpēc es aicinu izglītības... Vispār likums? Nē, jaunais profesionālās izglītības, jo viņu jau izglītības un zinātnes ministrija piemin gadiem, bet viņš nav tapis. Tāpēc man nav pārliecība, ka viņš kā tāds taps jauns. Tādēļ es aicinātu izmantot esošo bāzi un varbūt ierosināt no jūsu puses, kur varētu būt tā vieta, kur MEP legālo statusu jau dibināt. Inga atcēlās savu. Man īsa replika par to svarīgumu, par to terminoloģiju. Tā ir darbības imitācija, saprotiet, ir svarīgi, lai tās protestani bunžēri garšīgas, nevis kādu birku uz viņas līmēt. Protams, ka var vienoties teikt, ka, ministrija pasaka 2 nedēļu laikā vārdiņus un viss piekrīt nākamos 5 gadus viņas lietot. Bet man šķiet, ka nevajag pacelt, nēsošas problēmas un tad šausmīgi enerģiski viņas risināt. Tā kā man drīzāk šķiet, tas saturs tomēr ir krietni būtiskāks par to, kā to nosaukt. Es maz bišķiņu piebildīšu, tas nav tik vienkārši, kā jūs izmainīsiet kaut kādu uzrakstu, kā saucās, vai kompetences centrs ir kaut kāds cits. Tur apakšā ir apišas, tur apakšā ir blankas, tur apakšā ir vesela virkni citi jautājumi, par kuriem ir jāmaksā, jāmaina, vecās jāmet ārā un jaunās ir atkal jādrukā un jāņem. Mums izliekās reizēm tas ir vienkārši, darīsim tā un viss. Es varu pateikt to, ka ministrijā bija diezgan liela diskusija. Pirms Īļa kungs bija ministrs, kā ir runa par ko saukt un tā tālāk. Es varu pateikt to, ka es kā vecā kaluma cilvēks, es vairāk par tehnikumu, bet jaunie saka, bet Eiropā ir tā, beigās pieņem šādu, varbūt jūs nāksiet ar citiem, bet jau dokumentos daudzos jau ir ielaist iekšā, jāsaka, ir tā. Viena maza replika par šo Eiropu. Mums bija pirmais, tad pēc tam. Viņš cēla roku. Vēl to ceturto drīkst par normatīvo bāzi, tad duālā iekavās paralēlā izglītība, naudas neko skolā.
tā piestrādās. Naudas sekos, ko ministrs aizvien uzsvērš. Tad tomēr es šobrīd gribētu, Leiņa kungs, jūs gribētu kaut ko papildināt? Jā, par to Eiropas piemēru, konkrēts par to kompetences centriem. Es atceros tie protokoli, kas bija sēdes, es viņus redzēju, ko ministrijā lēma, un ka mēs pieprasījām, lai parāda, kur tad ir ārzemju pieredze profesionālā sākotnē izglītībai kompetences centriem. Neviens neko nevarēja pateikt, ja bija tukši saukļi. Labi, bet šobrīd tomēr es gribētu atgriezt jautājumu pie nelegāla statusa un pie kaut kāda darba plāna, kā tad mēs varam iet uz to piešķiršanu. Es saprotu, ka šobrīd mēs nevaram to atrisināt, bet mēs varbūt varam veidot kādu darba grupu, kurš tiešām varētu kaut kā ierust, vai mēs to šobrīd atstājām malā, turam blakus. Pēc pagrozījumiem? Šobrīd nav nekā neizdarīt. Pagrozījumiem jānes. Šobrīd nekā neizdarīt. Tas ir pagrozījumiem? Nē, mēs runājam par nelegālu statusu šobrīd. Tur varbūt, lai izskat divas dažādas jautājumus par to, ja šeit ir likumā, kur tagad taisa grozījums, ir iespējams kaut ko iedot saimā, es nezinu, kā tur ir tas laika termiņi un vispārējais, tas ir viens. Ja nevar, tad varbūt paskatīties, varbūt ministra kabinets kaut ko var pieņemt. Tad šobrīd mans priekšlikums ir tāds, ka nozaru ekspertu padomes ietveros mēs izveidosim savu darba grupiņu, kur ir interesēti. Mēs arī tad sāksim izstrādāt kaut kādas savas vīzijas, bet mēs pieaicināsim tad Izglītības un zinātnes ministrijas cilvēku pārstāvi. Ja? Man, ja drīkst, papildināt par šeit, ka nav jau tik svarīgi tas legālais status. To arī šodien var uztaisīt, nezinu, viņu kā sīvu nodibinājumu, biedrību vai vēl kaut ko. Tas legālais status jau šobrīd to tu vari darīt. Kas ir svarīgi, lai tajā izglītības likumdošanā būtu skaidrs, ko tas NEPS, viņa tiesības un pienākumi. Ko viņš dara? Tas nav, līdz ar to tas nav gluži legālais status. Tas ir jautājums par NEPA tiesībām un pienākumiem izglītības procesā. Mums ir tas vienkārši jautājums, vai notiek par deleģējumu, kādas funkcijas mēs nodeleģējam. Mums jau līdzīga sistēma, jo mums ir tāds, piemēram, augstākas līdzīgas kvalitātes novadīšanas centrs, viņš ir ar deleģējumu strādājoši. Tas ir arī domāts, ka vienkārši es ieklūku profesionāls izglītības likuma izstrādāt. Tas ir pie likumdošanā. Es piesaku darba grupā, Vāras kundzes vadībā, par šitiem likumiem, grozījums. Tā. Es vēl gribēju par nelegālu statusu. Es gribēju teikt, ka ir šī gada laikā izdarīts ļoti liels darbs un ļoti daudz, teiksim, gan ministrija, gan ne tikai izglītības ministrija, bet arī citas ministrijas jautā šo nozaru ekspertu padomu viedokli. Un, ja mēs šī brīdī šo statusu neieviesīsim, tas ir nepateiksim, ko tad NEPS nozīmē, kurā vietā viņš atrodas un kur to atbalsta mūsu likumdošana, tad īstenībā arī var teikt, ka pēc tā 13. gada tas atkal viss izjūgs un šī labā praksa, kad mēs cenšamies tomēr gan prognozēt darba tirgu, gan noteikti kādas jaunieši mācīsies specialitātes, gan, teiksim, veidot šīs profesiju kārtas, gan noteikti aktuālās profesijas, ka tas vienkārši atkal pazudīs un vienā brīdī, teiksim, nebūs, kas to dara. Jo patreizējā brīdī faktiski NEPS arī balstās uz cilvēka entuziasmu, viņš nebalstās uz naudu faktiski. Līdz ar to vismaz dodiet likumdošanas tādu atbalstu, lai būtu skaidrs, par ko tad mēs šeit cīnamies, karojam un nākam kopā katru mēnesi, runājam, diskutējam, ja, un tiešām cilvēkiem ir ieinteresētība, bet viņi jautā, kas notiks pēc tam, kad beigsies šis projekts, kā tad mēs varēsim organizēt darbu un kur būs tas mūsu ieguldījums, jo labprāt cilvēki to dara un viņi grib piedalīties, bet viņi nesaprot, kā tad to valsts novērtē. Jūs gribat profesionāls izglītības likumā, ja? Jā. Man vairāk man apakšu interesē, bet likuma faktas sev arī. Jā. Labi. Ir kaut kādi vēl? Divas vārds. Es biju pirmsākumos klāt, kad tas NEPS kādreiz parādījās, tur bija aprēķini, viņš bija tenīs koncepcijās iekšā. Tur faktiski es viņu citiem vārdiem teikšu. Tās, ka valsts izglītības ministrija nepam deleģē dažas tiesības, ko viņš nomet no sevis nies.
Ja mēs runājam par, teiksim, pamatprofesijām, tad pamatprofesija aiziet, tiek saskaņot pincā, visas specializācijas nozares saskaņo. Ot šie te varianti, tas ir tā atbildība, ko ministrija jau atdod. Bet tam ir vajadzīgs divi. Tas ir finansējums, lai turpmāk. Ja mēs tagad iesākam daudz jaunu cilvēku ienāk to, ko viņi iegūs, un ja nebūs finansējumi turpinājumi, tas ir ar profesionālu izglītību nav tik vienkārši. Jā, bet tas ir tas, ko minēja Bergakungs, ka ja mēs definēsim skaidri vietu tiesības pienākumus, tad arī izglītības ministrijai būs vieglāk saprast, ko viņi var gaidīt no nozara ekspertu padomes un ko mēs varam gaidīt no ministrijas. Jā, ļoti vienkārši. Nedodiet naudu, iedodiet piecām problēmām veto tiesības nepam, ja? Un arī naudu momentā atradīsies. Pilnīgi pareizi. Nu, caur to taisīt, nevis tagad izgudrot, kas maksās, kā maksās, bet teiks, bez nepa paraksta un lielā zīmoga nenotiek. Tas un citas. Neko vairāk. Labi, tad, jā, lūdzu. Es domāju, Zidāns jūras transports, es domāju, ka tomēr jātaisa grozījumi esošajā, tāpēc, ka agrāk par nākošā gada beigām, pat ja ļoti gribēs profesionāls izglītības likums jauns neparādīsies, un galu galā, ja izstrādes būs normāls, jo var ielikt, viņš jau tiks drusku atstrādās un ielikt pēc tam jaunā likuma iekšā. Darba grupa būtu jābūt un tā jāsāk strādāt. Es tomēr iebildīšu. Jā, lūdzu. Neaizmirsīsim vienu lietu. Šodien par to, ko mēs runājam, tie speciālisti nāks darba tirgu pēc 8 gadiem labākajā gadījumā. Pēc 8 gadiem. Jaunais profesiju klasifikators, profesiju standarti iznāks pēc 3 gadiem, zinot, kā tas notiek. 4 gadus mācīsies, tātad viņi man ražošanā nonāks atvainot pēc 7, 8 gadiem. Tad, ja nebūs maiņas, nebūs jauns likums un veco mēs pielabosim, tad atkal būs kaut kas aizmirsts un tas viss būs veltīgi un izšķirts laiks. Es personīgi, piemēram, šitādā te grozījumos nepiedalīju. Es atvainojos, jauno likumu tik ātri neuzstrādās kvalitatīvu. Kaut vai 2 gados, kaut vai 3 gados, mēs te 2 gados beigsies finansējums, par to taču runāt. Jā, beigsies finansējums, bet profesiju standartus te izstrādās pēc nepa priekšlikuma. Profesiju standartus izstrādās arī jauno klasifikatoru. Nu nebūs vairs atvainojot šuvēja, ja? Nu nebūs tās specialitātes pēc 5, 8 gadiem. Bezšuvju šūšana būs. Nu vesela virkne citu jautājumu Šodien mums pirmā darba grupas tikšanās, ne? Tāpēc jau ir priekšlikums veidot tās darba grupas, lai šodien mēs nesakautos jau pirmajā reizē. Neko. Ir tāda interešu strādes, ir savādāks, ir tāds viedoklis, ir savādāk viedoklis. Tātad sanāk tā vienā darba grupā kopā un tad par to runā. Nav jēga, ka tagad katrs izsakās, kas ir pret, kas ir par. Labi. Tad mēs vienojamies šodien. Ja, ka mēs veidojām darba grupu, kur mēs izstrādājam priekšlikumus net vietai, un tad mēs arī skatāmies, ko mēs varam kvalitatīvi izstrādāt kā priekšlikumus izglītības likumā, vai no grozījumiem, vai no jaunām, skatoties, kas būs tajā procesā. Izglītības likumā, jā? Ļoti labi. Bet es jau ierakstīju, kā mēs cilvēki. Konkrēti gatavs pieteikties. Tādā es viens no tiem ratiem gadījumiem konkrēti cilvēks, konkrētiem darbiem. Jā, pats cilvēks, ka es pateicu, es piesaku. Labi, te es apkopoju tas jautājums, ko es arī strādāt, un liekas runājat par 8 līmeniem. Jā. Te jūs arī šobrīd jums ir iespēja jau sakt izteikties. Ir pavisam vienkārši ir jābūt 8 līmeņiem, un faktiski nav jau problēma šodien, teiksim, nav nozare 4. līmeņa, ja? Tehnikumu likvidējam, laimīgi tagad Brijāna ielā vējš svilpa pa logiem, ja? Pateicoties te, kā saka, profesionālas izglītības sistēma, izglītības ministrija, ja? Tad apvienojam pārtikas skolu ar tekstilniekam un nosaucam par pārtikas vidusskolu, ja? Un tad tagad jūs tādaties priekšā, ka viņš nāks pie manis darbā ar SIA pārtikas vidusskolu, kā es uz viņu skatīšos. Ko viņš ķīseļā mēteli taisīs man, atvainot, ja? Saprotat, tās ir tās problēmas, par ko mēs nekad nevaram izstrādāt, ja? Un tāpēc jau ir tie 8 līmeņi. Tātad sākam no augstākā, zinātniskais darbs, nākošais līdz atvainojot apkopējam. Tad ir 8. Mēs pielēmām iepriekšējām darba grupām, kas tad ir atbildīgais.
šai darba grupai, mēs nepievaram. Un es tagad domāju, ka šeit atbildīgie ir izglītības ministrija un tad nāk mums. Vai otrādi. Mēs tā kā šo darbu grupu, to par to statusu legalizēšanu vai formālo ieviešanu likumā, mēs to darbu grupu tā arī nenosaucām, izņemot Berga kungu, kas tur piedalās. Nē, es te teicu, es ne cilvēki, jo līstā tad ir Berga kungs, Skaļāras kundze. Ne, īstenībā es šeit domāju, ka tomēr neskatoties arī komentārus no izglītības ministrijas, kā jebkur varētu priekšlikumus izstrādāt vajag, virzīt vajag, līdz ar to es domāju, ka te jau net locekļu cilvēkiem ir jāņem to atbildību un tad jāiesaistā pārējos. Tāds atbildīgi ir NEP un izglītības ministrija piedalās. Visi par? Ļoti labi. Jā. Kāpēc es saku runāt par Eiropas kvalifikācijas līmeni? Tas ir tas, ka šobrīd arī Elīna mani var papildināt. Šobrīd arī projektā notiek nozares izpēte, kur arī viens no uzdevumiem ir vispār projektā viens no uzdevumiem ir nacionāls kvalifikācijas struktūras attiecināšana uz Eiropas kvalifikācijas ietveru struktūru. Un arī tas jautājums, kad mēs arī runājam nozaru ekspertu padomes un arī šim punktam un viedoklim es piekrītu Gaidala kungam, ir tas, ka mums vajag vienoties arī no darba devēja puses, jo arī no Eiropas Savienības mēs saņēmām komentārus, ka darba devēja puse bija ļoti maz iesaistīta tajā attiecināšanas modeļa izveide. Līdz ar to mums ir jāizdomā un jāvienojas par vienotiem kritērijiem, kādā mēs attiecinām tos līmeņus 5/8. Elīna, varbūt tu gribi papildināt mani šajā jautājumā. Šajā brīdī mums projektā notiek, kā jau tā ļoti īsi detalizēti paveikšu nozares izpēte, tātad tiek veidotas nozara profesionālās kvalifikācijas struktūras. Tātad tiek sagrupētas šīs profesijas pa 5 profesionālās kvalifikācijas līmeņiem. Tālāk mēs strādāsim pie standartiem un programmām. Un šī pārēja uz 8 kvalifikācijas līmeņiem, es domāju, ka tas būs īsti nebūs paveicams tikai šī projekta ietvaros. Es domāju, par to mums ir jādomā arī uz priekšu, varbūt par nākamo projektu. Jo tas ir ļoti sarežģīts process šeit pārēju uz 8 kvalifikācijas līmeņiem. Un tas arī, protams, skar likumu, profesionālās izglītības likumu. Tas nav tik vienkārši. Bet šajā brīdī mēs strādājam pie saviem 5 profesionālās kvalifikācijas līmeņiem. Ar to mēs varam saprast, ka šī projekta ietvaros pārēju uz 8 līmeņiem nekrīt. Tā ir kā konsultācija. Ir kaut kādi komentāri? Komentārs ir 1/8. Es iedošu, Kupču. Es gribētu atgādināt, ka īsi 10. septembrī mēs pieņems lēmumu nodefinēt 8 līmeņus. Tie līmeņi neatiecās uz profesionālo izglītību specifiski, uz augstāko izglītību specifiski. Tie 8 līmeņi ir definēti pēc zināšanu, prasmju un kompetenču līmeņi. Viņi ir ļoti vispārīgi. Tad tie līmeņi ir. Un mūsu uzdevums no profesionālās izglītības atrast savu vietu tajos 8 līmeņus. Tas ir vienīgais mūsu uzdevums. Jā, un tagad es gribēju papildināt. Visi tas 8 līmeņi ir ļoti loģiski. Jā, tikai ir viena nelaime, kad skatoties uz mūsu, viņi tā nav salīdzināma vispār, kad mūsu 2. līmenis profesionāla izglītībā un 3. līmenis aiziet uz Eiropas 4. līmeni. Tur ir reiz tāda drusku pretruna iekšā. Tas saistīts ar vidēju Es izmantošu savu mandātu, es tagad apturēšu šo viedokli, tāpēc, ka tas mēs ejam detaļās. Es vienkārši gribētu arī papildināt ministrijas pārstāvi, ka es zinu, ka jūs un arī Strūbergas kundze jūs bijāt tajā darba grupā, kuri strādāja pie tās attiecināšanas, ka varbūt šoreiz var arī tiešām izveidot kādu, es nezinu, vai vienreiz to darba grupu, vai arī izstāstīt mums nākamreiz, kā jūs to darījāt, tieši detalizēti, jo darba devē arī īsti, līdz galam es paredzu, ka šeit arī varētu būt daļa no cilvēkiem, kuri arī īsti nezina visu to mehānismu, kāda veidā tas ir noticis, un varbūt tāpēc mums arī, Ir iesaistītas nacionālajā partnerī, ir izstrādāts ziņojums, ļoti plašs, esmu gatavs izstāstīt loģikas. Jā, ļoti labi. Jūs varbūt ir kādi jautājumi saistībā ar kādiem vēl punktiem. Runājot par pirmo punktu, kur priekšlikumu izstrāde profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanai, kāpēc es esmu viņu arī ielikusi,
jo arī, tā kā mēs arī projektā veidojam reformas pēc metodikām, mums arī, kad mēs dalām metodikas, arī ir viena tāda metodika, kura saucās profesionāla izglītības iestāžu kvalitātes novērtēšanas metodikā. Un man arī ļoti interesanti, jo kāpēc mēs arī viņu neiztenojam, un vai vispār ministrijas redzējums ir, ka mēs varētu tiešām to kvalitātes novērtēšanu mainīt saknē mums Latvijā. Kādi komentāri? Kristīna, varbūt tu varētu papildināt, paskaidrot vairāk? Es varētu tikai paskaidrot, bet lēmumu es nevarētu. Jā. Šajā jautājumā esmu Kristīnas Krūgara kvalitātes novērtēšanas departaments izglītības kvalitātes valsts dienests. Tātad 2 gadus atpakaļ, kad mēs veidojam kvalitātes ietvaru struktūru, tika politiski pieņemts lēmums šo kvalitātes novērtēšanas struktūru veidot uz vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas, bāzes. Tika izstrādāt ministru kabineta noteikumi, viņi patreiz ir iedzīvināti arī praksē, bet tāpat laikā bija arī iepriekšējā plānošanas periodā izstrādāts projekts par profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanu, kas ir par to, ko Marina arī saka šajās metodikās, kas tiek dalītas. Ja, tika pieņemts lēmums šo procesu nevirzīt tālāk, es saprotu finanšu resursu trūkumu dēļ. Patreiz mans ierosinājums ir skatīties tālāk šos jautājumus. Tas, ka ietvars ir izveidots, tas nenozīmē, ka mēs nevaram kaut ko mainīt, papildināt un skatīties tālāk. Viens, ko es vēl gribētu pateikt, mēs esam uzsākuši darbu dienests sadarbībā ar projektu saistībā ar nozara ekspertu padomēm, ka turpmāk no nozara ekspertu padomēm ekspertus akreditācijām vai kvalitātes novērtēšanai deleģēt aiz nozara ekspertu padomu. Un tur arī var uzsvērt to momentu, ka nozara ekspertu padomē būtu nepieciešams šis juridiskais status, lai arī šie deleģējumi būtu uz juridiskas bāzes. Patreiz mēs to risinām mazliet savādākā ceļā, caur principu, bet turpmāk, es domāju, uz priekšu, tam būtu jābūt atrisinātam jautājumam. Tā kā nozara ir tā, kas arī deleģē uz kvalitātes novērtēšanu, un tāpat laikā arī nozara dabūs atgriezenisko saiti no visām akreditācijas procesiem, no kvalitātes kāda ir skola. Un vēl es gribu arī aicināt, tāpat es arī nozara ekspertu padomēs aicinu cilvēkus būt drosmīgiem, pateikt, tur, kur nav kvalitātes, tur arī nav kvalitātes, tur arī pateikt, nē. Tas tāds īsumā to visu. Kaut kādi papildinājumi? Jautājumi? Labi. Te arī viens teikums, uz ko es arī gribētu pievērst uzmanību, tas ir proorientācijā karjeras pasākumi, nozaru pievilcības pasākumi arī jauniešiem. Un tas arī ir viens no tādām lielām sāpēm nozarēm, jo šobrīd arī savā ziņā arī pēc koncepcijas nauda seko bērnām vidusskolas ļoti cīnās par saviem audzekņiem un skolu pedagogiem un pārstāvjiem ļoti grūti tikt uz vidusskolām, lai prezentētu par savām profesijām. Vidusskolas nelaiž nozarēs arī uz savām skolām. Respektīvi, ko mēs varētu darīt, jo parasti, kad mēs pacelām šo jautājumu par karjeras atbalsta pasākumiem, mēs vienmēr dzirdam atbildi, ka naudas mums nav, budžets ir tāds, kāds ir, un līdz ar to es arī gribētu dzirdēt. Šeit ir salīdzinoši vienkāršs risinājums, kas varēja jau notikties no šī gada. Diemžēl man jāsaka godīgi, NVA pasteidzās saslēgt līgumus. Mēs ar viņu jau nepaspējām visu sabīdīt, bet mūsu noruna, kas ir spēkā un ko mēs īstenosim, ir kā no tiem līdzekļiem, bet tā ir ministra noruna, tas ir svarīgs noklusējums, tas nav nekāda tur oficiāli tur papīrs sataisīt, ka mēs pastīsimies tādā veidā zināmu daļu vai varbūt nozīmīgu daļu no tiem līdzekļiem, kas tiek parasti sasaistīti ar bezdarbnieku darba meklētāju pārkvalifikāciju, karjeru konsultāciju ziņā. Šis pakalpojums tie tika novirzīti skolā, teiksim tā ļoti vienkārši. Tieši šīs karjeras izvēles, karjeras apmācības, karjeru konsultācija, karjeru iepazīstināšanas nomaksāšanai. Šeit mums ir patiesībā jau nesacīksim dīls, bet vienošanās par to, ka mēs uz to strādājam. Grūti pateikt, vai mēs uzreiz no 1. septembra, bet tas ir skaidrs, ka 13. gada 1. janvārs ir starta šāviens kurā gadījumā, un tad ir jautājums vienkārši, vai šī darba grupa piepalīdz no kaut kādiem mehānismiem, ko jau mēs brīvi varam izmantot, bet konceptuāli vienošanās šeit ir. Jūs neuztraucies, vismaz šajā ziņā jau ir tāpat arī, es gribētu tomēr
uzsvērt, es nezinu, vai te būs tā darba grupa atbildība, kā attiecībā uz bezdarbnieku iepriekšējā drīkst stūjas. Priekšējiem izstrādi vienotiem kritērijiem ir tāda nepieciešama bezdarbnieku programma plānošanai, ka šī ir joma, ko es jau akcentēju, kas būtu diezgan svarīga. Skolas līdz šim ir bijušas maz vai vispār nemaz iesaistītas pārkvalifikācijas jautājumā. Arī šis jautājums mums ir risināšanas kārtībā ar ministri par to, ka dabiskajā rodas skolas, profskolas ir pilnīgi normāli, ka viņas iesaistās šitā pasākumā. Kā to tagad uztaisīt? Tas, protams, arī ir svarīgi, manuprāt, šajā darba grupā izdiskutēt, kas ir tāds formulēm un mehānismiem, bet šis virziens ir vismaz no ministriem ar lūdzu zaļā gaismu un meklējam versijas, domājam, kādi soļi, esošo programmu izvērtēšana, kur kancelējam nekvalitatīvās, skatāmies alternatīvas skolās. Tas ir darbs, un varbūt ar to nevajag baigi atlikt. Jo tas patiešām ir kaut kas tāds, kurā tie rezultāti, ja viņi ir pēc pāris mēnešiem jau mums būtu, 3 mēnešiem jau būtu ļoti noderīgi. Tas ir konkrēts virziens, ko es gribētu akcentēt, kā politiskā viedokļa akceptējam un visnotaļ atbalstām. Jā, pirms mēs. Šeit ir viens cits jautājums. Ne jau tik daudz tas ir, ka skolām trūkst līdzekļu tam, bet parasti jautājums par to, bet kā es nokomplektēšu vidusskolas klases, ja tu aizvāks uz profesionālām skolām. Šīs valdības deklarācija ir punkts par profesionālas un vidējās izglītības sadalījumu 50/50. Valdības deklarācija, valdību rīcības plānā. Jā, bet Pagaidiet, un šis ir tas punkts, ja? Ja tagad visu liek uz IZM, Nē, es nelieku uz IZM. Un tad, kur jūs esat, ja? Tad būs pretēji. Tad es prasu, kur jūs esat ar šito visu sarunāšanu, kas saistās ar interesēm, kas te sadurās? Jo tās intereses te sadurās, vai ne? Sadurās, vai ne? Sadurās. Jo tas nenozīmē, ka mēs, protams, risinām, bet te ir svarīgi arī pats, cilvēki mēģina šīs kaut kā atrisināt. Nav tā, ka, mēs izsakām pretenzijas visiem. Es nesaku, ka necenšas atrisināt, bet principā, pēc tādiem novērojumiem, te jau runājam par inženieru tehniskām profesijām, kas ir vajadzīgas šai nozarei, tad te ir praktiski ļoti būtiski ir tās tomēr tie pulciņi vai tās klases pie skolām, kur cilvēks strādā ar savām rokām. Tas ir primārais jautājums, ja? Un pašreizajā momentā es varu saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem tādas skolas. Labi, Tāpēc pie tā mums jāstrādā, mums kopā pie tā jāstrādā. Tas nav tā, ka tas es atbildēju uz jautājumu par karjeras, un es jums iedevu atbildēt, noteikti tur bija jāstrādā, iespējams vēl citi jautājumi, nevis iespējams, bet ir citi jautājumi, kas saistās ar profesionālu orientāciju, kas ir līdzās vispārīgās izglītības īstenošanai. Pirms vispār sākās profesionālās nošķiršanas. Tas ir skaidrs, ka tas ir jautājums arī, es atbildēju tikai uz 2 jautājumiem, kurus nevajag nocenzēt, bet drīzāk aktīvi strādāt, jo mums ir pilnīgi izpratne ar Labklājības ministriju, ka tur mums ir jātaisa izmaiņas. Tas nozīmē šobrīd, jo mēs arī runājam arī no savas puses ar Labklājības ministriju, ar Ašaradana kungu, tieši saistībā arī ar šiem jautājumiem. Vienkārši man tā kā liekas, ka to visu vajag apvienot. Savādāk mēs ar vienu ministru parunājam, ar otru ministru parunājam, varbūt mēs tad arī pieaicinām Labklājības ministriju tajā apakšgrupā, kura mēs risināsim šos jautājumus. Jā, tas varbūt tā. Un tad ir jautājums, kurš būtu atbildīgs par šo grupu. Ja jūs jau runājat ministru, kurš, Nezinu. Godīgi es nezinu, kurš ir konkrēti atbildīgs. Mums interese ir, vai ne? Šobrīd darbojas kopīga darba grupa, ko sauc par karjeras pakalpojumu atbalstu. Mēs tikko, kur ir gan Labklājības ministrijas pārstāvi, gan Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi. Un vēl viena lieta, tas nosaukums šobrīd priekšlikumi izstrādā par profesionālas orientācijas pasākumiem. Es to saskatu kā pakalpojumu. Es gribētu skatīt šo jautājumu plašāk. Nevis, ka mēs palīdzam cilvēkiem orientēties, bet mēs palīdzam cilvēkiem apgūt tās karjeras prasmes, lai cilvēki vēlāk paši varētu orientēties savā dzīvē, gan profesionālajā, gan dzīvē. Kā jūs priekšlikums, kā nosaka karjeras atbalsta pasākums? Karjeras atbalsta pasākums. Jā, tas būs pareizi. Tad varētu palūgt, kad ja jums notiek tā jau darba grupā, kāda varbūt darba devējus iesaistīt tajā darba grupā? Ir jau iesaistīti? Kur ir tie darba devēji? Arī varoņu vārdus? Šobrīd es nevaru nosaukt precīzi vārdu.
politikas strādājis. Mans uzdevums ir popularizēt šo darbu grupu, jo tā darbu grupu meklē savus partnerus. Labi, tad mēs vienojamies, ka jūs nosūtīsiet, un tad mēs izskatīsim, varbūt papildinās vēl kaut kā. Dace? Jā, es gribēju teikt, ka runājot par bezdarbnieku tieši izglītošanā, es gribēju teikt, ka jāpievērš īpaši uzmanību tieši jauniešu bezdarbnieku izglītošanai, atgriezt viņus darba tirgu, jo vairāk par 20% jaunieši ir bez darba. Teiksim, no tiem bezdarbniekiem vairāk par 20% jaunatnes, un es uzskatu, ka, teiksim, protams, ir tā problēma, kad vidusskolas skatās, lai viņiem nokomplektētos klases, un pēc vidusskolas, tad, kā aizverās durvis, viņiem vairs nav nekādas darīšanas. Tas, protams, ir viena lietas puse, bet arī otra puse ir tā, ka, ja nu šis jaunietis ir nonācis tajā bezdarbnieku rindās, tad tiešām dot viņam iespēju vēlreiz uzsākt šīs mācības un turpināt viņu tieši profesionālā izglītībā, jo tas ir īsākais ceļš uz darbu. Labi, tad Andris un tad Greškungs. Jautājums, mēs aizmirsām vienu svarīgu sociālo sadarbības partneri pašvaldību uz profesionālu orientāciju, kam rokās ir visas šīs kārtas, ja viņš grib iesaistīties profesionāli izglītībā, sev, lai būtu ražošana, būtu nodokļi. Tas ir pirmais, ko es zinu, Ventspils, Liepājā atsaucās, ja, kas speciāli organizē, ka no pamat izglītības no vidusskolas audzēkņi iet uz uzņēmumiem, iet uz profesionālām, Jelgava pat pa sevi, tas mums ir ārpus rindas, ja, kaut kur. Šī te kustība, ja pašvaldības iesaistās, viņi pārvaldē vispārēju izglītību, ka tie bērni jāved ekskursijās gan uz profesionālo izglītību, gan uz uzņēmumiem jārāda šodienas ražošana. Labi, tad es piefiksēju, ja? Jā, es par bezdarbniekiem tagad meklētājiem. Nezinu, ko lai es uzrunāju, es gribētu aicināt, iespējami atklājumīt tādu, no kaut kurienes izrautu kuponu sistēmu. Saprotiet, ko nozīmē kuponu sistēma. Bezdarbnieks aizies pie nodarbinātības aģentūras filiāli, viņš grib, teiksim, apgūt prasmes apmetējs. Nākošais apmetējs, kur gribēs, tas būs 25. un tajā starpā būs metinātājs un valodas un tā tālāk. Agrāk šīs grupas komplektēja nodarbinātības aģentūras, teiksim, attiecīgā filiāli, un pēc tam uz akreditāciju un visiem citiem dokumentu pamatus varēja tā grupa apmācīties no 6 līdz 12 cilvēkiem. Tagad tam vienam jāmeklē skola, viņš aiziet viens pats uz to skolu, neviens jau viņi neapmācīs. Tur rodas tas uzkrājums, par ko bija par to skaistu un kopšotīs bibliotēkā. Tā kuponu sistēma iespējami māti jāpilnē. Es piefiksēju jūs jautājumu, jo es paredzu, ka šeit nav neviena pārstāvja. Es sevi uzgudināju. Arī šis te jautājums ir labklājības ministrijai nodots, un viņi piefiksējas vai nu pagarināt kuponu, tad viņi var atgriezties pie agrākās prakses. Kāda pagarinājuma grupas? Jā, tieši tā, to es arī gribēju pateikt. Es piefiksēju, un mēs komentēsim arī. Tātad. Pēdējais slaids, tas ir vairāk nācis arī gan no ministra kungas, gan no ministras puses par mūžizglītības jautājumiem. Jā, es varētu... Ja jūs man atļausiet? Jā, atļaujam. Es šobrīd vēlamies jāpārliecina par to, ka izglītības darbs vairs nav uz mūžu. Mēs strādāsim vienā amatā, vai vienā 20 gadus, un tā iespēja daudz mazāk nekā 20 gadus atpakaļ. Otrais ir, ka tās tehnoloģijas arī attīstās ļoti ātri, un zināšanas un prasmes lietot tehnoloģijas noveco. Trešais ir, ka, ja mēs paskatāmies 20 gadus atpakaļ tagad, tā struktūra, demografiskā struktūra mainās, un pieaugušos, piemēram, 20 gadu un vecāki ir tagad par 8% vairāk. Mēs nonāk pie secinājuma, ka pieaugušo izglītība ir tas stūrakmens, kas šobrīd ir jāatbalsta. Un proti, mēs arī skatāmies salīdzinošos datus par Eiropu, gan Eiropas Savienībā kopumā vidēji, gan Latvijā. Cilvēku skaits, kas piedalās pieaugušo izglītībā, ir nepietiekami. Šobrīd, piemēram, Latvija ir tikai 5% šādi iedzīvotāji, kas piedalās pieaugušo izglītībā. Tāpēc priekšlikums ļoti konkrēts attiecībā uz šo darbu grupu, uz profesionālo izglītību, ir mēģināt izmantot to kapacitāti, kas mums ir. Mums ir gan skolas, kas ir ēkas, kas kādu laiku arī tas nav vakarās, piemēram, mums ir pedagogi, kompetenti, kuri var sniegt tās pamatprasmes, arī pieaugušiem, ne tikai jau sākotnējas izglītības audzētas, bet mums arī ir skaidra nepieciešamībā pieaugušiem papildināt savas zināšanas un prasmes.
kas runāja tikai par svešvalodām, kas mums šobrīd ir ziņā, ir ļoti aktuāls jautājums. Un tikai par IKT jautājumiem un tā tālāk, bet es runāju par pamatprasmēm kā tādu, mums ir nodrošināts 8 pamatprasmes. Un es piedāvāju izveidot, ja ne darba grupu atsevišķi, bet domāt par jautājumu, kā mēs varam izmantot esošo kapacitāti, lai iesaistītu pieaugušos arī neformālās izglītības kursā. Un pēdējais, ja atļausiet, ir, man liekas, veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi jau uzsākts darbs pie ārpus formālas izglītības iegūto prasmi un zināšanu atzīšanu. Cilvēkam ir, un mēs atzīstam, ka ne tikai, ka jebkurā izglītība, jebkurā zināšanas un prasmes ir vērtība, ne tikai tās, kas ir iegūtas formālas izglītības ietvaros, tad ārpus formālas izglītības, tad mums ir jādod iespēju cilvēkam, kurš iespējams nav pabeidzis to izglītības programmu, un viņam nav tas diploms vai atestāts vai certifikāts, mums ir jādod viņam iespēju atgriezties un nevis mācīties 3 gadus, vai cik tas gadus, ja viņš 20 gadus viņam pieredzi, viņš ir nostrādājis par automehāniķi, vai ir jādod iespēju attiecīgi saņemt ne tikai profesionālu kvalifikāciju, bet arī izglītības dokumentu. Šobrīd mēs spēram pirmos soļus, lai sniegtu cilvēkam iespēju atbalstu, lai viņi varētu nokārtot eksāmenu, tātad profesionālu kvalifikāciju. Manuprāt, ir jāpadomā par to, lai aizietu par vienu soli tālāk, lai arī izglītības dokumenti varētu izglīt, vai vismaz darbi. Mums gribētu pietiek, ka šajā darba grupā pieaugušie. Tad jums jau ir viens interesants. Es arī, ja? Bet es konkrēti pateikšu vēl. Tā pagaidiet, esmu grupā. Tad es teiktu par atbildīgu ministriju šobrīd, ja? Jā, jaunieši kā viņi. Nē, labi, bet vēl pašās beigās jāapskatās, par cik grupām ir atbildīga ministrija. Protams, mēs esam šeit ļoti daudz, mēs gribētu, lai maksimāli ir izmantot Par maksimāli daudz. Jūsu. Reformas jau taisa ministri. Nē, es pilnīgi atbalstu. Mēs ir tā, ka tas arī pēdējais jautājums. Mēs arī uztaisīšu kopsavilkumu. Varbūt ir kaut kāda priekšlikuma, ko es esmu aizvirsusi? Pirmā izvērtīt. Daudz. Tur labdien beidzas. Kopsavilkums, ja? Tur viena roka ceļā. Jā. Es gribēju pateikt galvenu jautājumu saistībā ar kvalitātes, visaptverošo kvalitātes monitoringu. Ir tāds plānā, ir paredzēta šādas sistēmas izveide. Vispārējā izglītībā jau darba grupā ir izveidotas šādas apakšgrupas. Es šodien šajā apakšgrupā strādāju, tāpēc es pacēlu jautājumu tādu, vai šis ir visaptverošais kvalitātes monitorings tikai vispārējā izglītībā vai arī profesionālā izglītībā. Mans priekšlikums bija, jo šajā darba grupā nestrādā neviens no profesionālās izglītības cilvēkiem. Tāpēc man bija jautājums, vai šo darba grupu, kas attiecās uz šo kvalitātes nodrošināšanu monitoringu, neizcelt tomēr ārā atsevišķi, kur strādāt gan vispārējās izglītības cilvēku kopā, gan profesionālās izglītības cilvēku kopā. Jo mums ir tātad izglītības iestādes, kur ir gan vispārējā izglītība pārstāvja, gan profesionālā izglītība pārstāvja. Tāpēc, ja mēs veidojam kaut kādus indikātors, kā mēs mēram kvalitāti, tad, manuprāt, tas ir jādara vai nu kopā, vai nu tad kardināli atšķirīgi. Ja? Tas ir jautājums, ko arī vajadzētu izskatīt. Piebilst, ka tas pats jau arī par vidējā izglītību, par darba samaksu. Viņas jau tomēr kaut kā saistāms, nebūs jau profskolā izglītība 500 un vidusskolā 300. Vai jūs atkārtosiet tās apakškomisijas tagad? Jā, tūlīt. Es nesapratu, vai par pilnu laukumu, lai iedzīvinātu vispār jaunu profesionālā sistēmu, vispār kaut ko spriedīt tālāk, vai tas nav uzdevums? Jo tās apakškomisijas tomēr tika šobrīd izveidotas vairāk vai mazāk par kādām ļoti svarīgām, bet par detaļām tādām. Bet tas kopsavilkums ir komisijai kopā. Tas fundaments, uz kā nākotnē funkcionēs tā īstā vīzija, vai tas nav darba grupas uzdevums? Tas būtu pamat uzdevums, it kā vajadzētu. Nē, ok, bet vajadzētu būt, Saliks mozaiku kopā un skatīsies, vai būs vai nav kaut kas jau. Tas jau ir solis. Pagaidiet, jūs varat vēlreiz nosaukt, kāda jums ir vēlme šajā darba grupā? Nē, es precizēju, viss kārtībā.
Es nesapratu, ja jums bija pirmais slaids par to visu, kā finansēsies izglītība, kāds ir mērķis, vai tas paliek izglītībai, ar to darba grupu nenodarbosies ar to kopējo sistēmu. Profesionālās izglītības sistēmas status kopējā izglītības schēmā. Darbosies. Priekšlikumi, tīkls, labi, tīkls varbūt ir grūtākais jautājums, bet finansēšanas koncepcija, pārvaldība, padotība, teiksim, kā darbosies, vai to darba grupu nenodarbosies, tas ir mans jautājums. Ja es domāju, ka nenodarbosies, es noteikti neliktu šajā slaidā. Tas nozīmē, Es sapratu jautājumu, es mēģināju saprast, par ko jautājums par to, ka mēs tagad nosaucām vairākas tēmas, bet pašā sākumā pārveicam pāri tām pirmajām tēmām nosauktajām, un tad gan pie visām pārējām identificējām, kuri varētu būt vismaz tie cilvēki, kas jau uzreiz varētu pieteikties grupās. Un tāpēc, ja mēs atgriežamies pie sākuma, varbūt mēs kaut kādu tēmu arī esam izlaiduši, un tā piemēram tā nodošana pēc 15. gada sistēma, kas ir plānota. Tas nozīmē, ka jūs domājat, tas bija iestāžu perioda, bija profesionālās izglītības iestāžu padotībā pēc 2015. gadā un to finansēšanas koncepcijai, ja? Piemēram, teiksim, runāju par lomu, bet es nezinu, kāda būs uzņēmēja vai asociācija loma tai jaunā modeļa profskolā. Tā jau šobrīd nav nekur noteikta. Taisīsim padomu. Ko taisīsim? Taisīsim darba grupu? Nē, padomu taisīsim. Jūs gribat tik tādu? Nē, pie skolām jābūt padomē. Vienreiz gadā tas nav svarīgi. Bet nav tā, ka mēs ministrijai mēģinām maizi atņemt kaut ko, tad viņai jāvajag jautāt. Bet to jau mēs sen darām. Uzgaidiet, tagad es tā kā runāju, neliet tieši parunas. Mēs šodien, pirmkārt, galvenais uzdevums šodien bija identificēt tēmas, par ko mēs vispār tālāk, ar ko mēs tālāk strādājam. Tad šīs tēmas mēs šodien nosaucam, man liekas, visi piekrīta, ka tās ir tās tēmas, vai ne? Tad mēs jau tagad sadalījām cilvēkus, ko mēs varējām 2 stundu laikā par tēmām. Mēs ar Marinu pēc šīs sanāksmes vēlreiz iziesim cauri visām tēmām un pārliecināsimies, ka par katru no šīm tēmām ir kāds, kas ar to strādā. Un par šiem pirmiem punktiem, protams, varētu minēt arī ministriju, jo mums jau ir iestrādes, tā skaitā arī par 3. punktu, kā mēs to redzam pēc 15. gada. Bet tas, protams, vēl nav gala lēmums, līdz ar to tur vēl prasās darbs. Un nepieciešama arī iesaiste ne tikai no ministrijas cilvēki to dara, bet arī viedoklis no citiem. Un tāpēc es piedāvāju, ņemot vairāk, ka jau tuvu 5 un mums būs jābeidz, tas ir tādu kopsavilkumu tieši par to, par ko mēs šodien izrunājām, ko mēs nolēmām, un mēs tad sagatavojām pēc šīs sanāksmes pārskatu par turpmāko darbu. Un varbūt arī savus priekšlikumus, tad arī uzreiz diskusija elektroniski. Ja? Arī par tiem punktiem, varbūt, kurus mēs... Kāds to visu uzrakstīs, tad mēs sāksim domāt. Jā. Vairs nedrīkstēs, es pierakstīju. Labi, tad mēs varam vienoties tā, ka mēs atsūtam visiem pārskatu. Un tad lūksim arī visus, jo ne visi pie galda klātesošie pieteikušies sadalās vēl precizējām sastāvus. Jaunreiz izlaikās, viņi nevar tāds darbs, mēs gatavojam ne tos pavairs. Drīkst? Jā, Drīkstēc, es gribēju drusku vispārēji. Pārstāv jūrnieci vēlreiz saka, mums nav šitās problēmas neviena izņemot apmaksu. Pārējais viss ir atrisināts. Šitās detaļas, ko mēs runājam. Bet, manuprāt, ir viena lieta, kāpēc tā jaunatne, kas pabeidz, iegūst specialitāti, nevar atrast darbu. Tātad mēs droši gatavojam ne to, ko vajag. Un no tā vajadzētu sākt, un tas ir kardināls jautājums. Varbūt orientēt tieši uz to, ko vajag, a ne to, ka par katru cenu es gribu katrs tagad... Varu paskaidrot, kāpēc es šobrīd necēlu šo jautājumu, jo šo jautājumu... Bet tas ir galvenais jautājums. Es tūlīt paskaidrošu, kāpēc es viņu nepacēlu, jo jūs arī esat nozaru ekspertu padomē, un šis jautājums jau risinās projekta ietvaros par izglītības saturu.
Mēs arī definējam šobrīd pamatprofesijas, saistītas profesijas. Mēs arī, bet tur arī jābūt kaut kādai tai monitoru. Es šobrīd nevaru pateikt, kā mēs varam izdomāt to monitorēšanu, prognozes, ko tad mums vajag gatavot un kam. Ja mēs to neizdomāsim, значит, viss pārējais diezgan čiks, tāpēc, ka atkal mēs radīsim cilvēkus, gatavosim tie, kas nav pieprasīti un tā tālāk, pēc tam apmācības un tālāk būs. Varu pateikt vienu lietu, teiksim, labklājības ministrija, žēl, ka šeit nav. Man vienkārši ir pazīstami un pēdējā mēneša laikā pēc pēdējā es zinu, divus mans cilvēkus meklē vienkārši skaistumu kopšanā, manikīri nevar atrast. Nu, saka, tā ir to problēma. Paskatījies, man te Pumpiņa kungs bija atsūtījis to sarakstu, tur viņa nav, bet tur ir tādas, kas jau, es zinu, ir pārražot. Bet mēs jau nav gatavojamies. Vajadzētu no šitā sākt tomēr. Bet tad tur arī ir diezgan liels jautājums, jo tur ir jāveido pilnīgu caurskatīgu datubāzi, kur mēs vācām, kas šobrīd kurā nozare strādā, kāda ir nodarbinātība un cik viņi ir un cik mums jāuzņem nākotnē, vai ne? Tas ir jūsu priekšlikums, ja? Jā, bet tas jau būtu jādara. Jā, es vienkārši mēģinu saprast, kāds tad ir priekšlikums, kuriem mums jāveido vēl vienu darba grupu. Par darbspārdiem runājot, man liekas, ka nav tikai personāls izglītības. Tas nav tikai personāls izglītības, arī augstāka izglītības tā pati situācija. Protams, nav sabiedriskās attiecības. Mēs turpinām gatavot šodien. Skolnieks masa vēl nezina. Viņš iet, viņš saka, oi, tu vajag forši. Jā, viņš iet turien gatavojas. Kur pēc tam viņš paliek? Nekur. Loģistikas ir tāpat transporta sistēmai. Man sekretāra loģis jau otrā bija, 2 sekretāras jau bija loģis, tāpēc, ka nevar atrast darbu ar augstāku izglītību. Bet mēs gatavojam. Jā. Nu, bet būtības lielais jautājums ir darba tirgus prognozu monitorēšana, ja? Nu, šobrīd mēs domājam, ka mēs arī jau ejam uz beigām, un es negribu aizskavēt. Es atvainojos, es pabeigšu, un jūs varēsiet parunāt, ja? Un tā kā mēs jau ejam uz beigām, es piefiksēju šo jautājumu. Mēs tiešām, paturpinot, ko arī minēja Nelija, mēs tiešām šobrīd uzliksim kopsavilkumu un uzskatīsim arī šo jautājumu, mēs ieliksim iekšā, jo tomēr mēs arī zinām, kas notiek Somijā, kā viņi monitorē, un vienkārši skatīsim, un noteikti es piekrītu, un domāju, ka arī visi pārējie piekrīt, ka šo jautājumu jāskata, un ka mēs noteikti pie tas strādāsim. Līdz ar to paldies jums, un ja jums vēl nāks kādi ierosinājumi, lūdzu, sūtiet jums visiem ir mans e-pasts, ja? Jā. Nu, jā, Marina, tātad KR.lv, sūtiet priekšlikumus, un tad arī noteikti mēs turpināsim strādāt. Un pēdējais jautājums ir ļoti svarīgs un būtisks, kā mēs tiekamies un sarunājam varbūt vienreiz mēnesi, tiekamies kuplas skaitā un pa to laiku pa mēnesi mēs veidojam darba grupas un strādājam. Kāds ir priekšlikums varbūt no jūsu vienreiz mēnesi, kāda diena ir labākā? Stundu skaits, vai tas ir labāk arī piekdienas vai ceturtdienas, no 3 līdz 5, no 2 līdz 4, kā mēs varam vienoties? Vai tā ir otrā ceturtdiena katru mēnesi, kaut kādas idejas? Otrā ceturtdiena. Kā visiem ir ar piekdienu un šeit? Otrdiena nedēļa. Tad veidojās situācija tā, ka citiem beidzās darbs kaut kur 4, ja viņam jānāk šeit un, teiksim... Labi, priekšlikums. Ceturtdien no 1 Tie visi, kas sēž, ir ar neierobežu darba laiku. Ceturtdien no 1 līdz 3. Viena ideja skan ceturtdien no 1 līdz 3. Ļoti gribētos kaut kad vakarā, kad sākās, teiksim, 4. Tad ir hokejs, tā nevar. Bet citiem jābrauc kā 100 stūri. Hokejs neiet visu laiku. Tātad mēs paliekam pie ceturtdienām un 3 vai 4? 3. Vai pat 2. Vienreiz mēnesi ceturtdien. Ko ceturtdien? 1, 2? Mazas grupas tiekās biežāk, kad mēs atsūtīsim tad arī. Kura ceturtdien? Bet 4 nedēļām šobrīd. Pēdējā, jā? Mēneša 2. ceturtdien. 2. ceturtdien, ok. Tu pat Marina izspamos tur visiem ar tādu. Paldies jums liels, un es izpamošu. Jauks brīvdienas jums visiem.